Mamma pazuda sākotnēji. Viņu rāka ārā, un mans tēvs un mans vecotēvs gāja tā kā uz ekspertīzi pārbaudīt un saprata, ka jā. Pēkšņi mani pamodināja, saģērba, un mums bija jāiet prom. Mēs gājām prom no šeit. Es vecāmām un vēl kaut kas, es neatceros, kas mēs bijām tai skaitā. Ka močīt, apbižot, es saku, slimnīcā gulēja viņa dēļ. Vecāji mammai jau ļoti izteikti bija aizgājis, tā kā problēmas ar alkoholu. Neredzēja ne galu, ne malas tai situācijai. Sociālais darbinieks, kas bija sācis strādāt pagastā, ieraudzīja manas veselības problēmas, kādas pumpas man pa visu ķermeni bija izmetušās no tās vides, kur es dzīvoju. Smagi par šito runāt ir viss. Reāli. Dīrsā tur viss. Viņš man palīdzēja saprast, ka es dzīvoju naidā. Viņš man vienreiz pateica, viņš saka, vecīt, es negribu, lai tu visu dzīvi nožēlo, ka tu esi kādu noguldījis uz zemes pavisam. Tad es aizviļos, ka man saka, tu neredzi. Es domāju, jobaņi šašļīgi, es taču tikko teicu, ka man ir problēmas. Ļoti svarīgi, cik tu esi paties, kas ir tas, ko tu saki. Kas ir tas, ko tu saki savās dziesmās. Tā ir milzīga atbildība. Šī ir viena no grūtākajām sarunām, pati grūtākā saruna manā dzīvē. Es ceru, ka šī būs pēdējā. Neviens man neticēja, kā es stāstīju tiem savas vīzijas. Dzīve viņu sita pirmā. Tagad viņš sit pretī. Viens no redzamākajiem Latvijas reperiem, cīkstons ar raksturu, underdogs Denis Stepānovs. Denis, pastāst man godīgi, tu šeit dzīvoji? Labi, šeit laikam, ka nē. Tad nē. Viesojies, ne? Arī šeit dzīvoja, visa šī māja bija mūsu ģimenei un ģimenes un vēl attālākiem radiniekiem. Palielam šī ir mūsu bērnības māja un paudzēs laikam kaut kādu ilgāku laiku. Arī vecotēvs jau sen te dzīvoja, tā kā diezgan sen mēs esam šeit savas saknes ielaiduši iekšā. Tā kā jā, šī ir vieta, no kurienes es nāku. Čau visiem. Jā, čau. Mēs jau iepriekš uzfilmējām vlogu, tā kā mēs jau esam iepazinušies. Un varbūt var pastāstīt, cik gadi tev bija šeit, kad tu te dzīvoji? No bērnības sanāk 3 mēneši man bija, kad es biju Rīgā, kad mana mamma pazuda un pēc tam izrādījās, ka viņa ir aizgājusi jau viņa saulē. Un tad tajā momentā sākās grūtības. Un tad man atveda uz šejieni pie vecacākiem. Vecacāki dzīvoja šeit. Un tā arī viss sākās no 3 mēnešu vecuma. Tā es te augu un sitos pa lesteni. Kas tev vispār tagad notiek galvā, ka tu šeit esi, kad tu atceries šīs vietas? Es teikšu godīgi, nav problēmu šeit atbraukt. Un emocija gama ir ļoti dažāda. Es nereti atbraucu šeit ciemos, tāpat vēl projām man radinieki šeit dzīvo, tāpat onkuls vēl projām ir šeit. Vectētiņš visu šo laiku bija dzīvojis šeit. Pagājušajā gadā aizgāja, lai viegli smiltis. Un tā nereti sanāk šeit atbraukt, tās emocijas ir dažādas. Šādi ir patīkami, un tu atceries tos pozitīvos brīžus, bet ir momenti, kad prasās ātrāk aizbraukt projām. Godīgi teikšu, kā ir. Un nav tā, ka ļoti raujos šeit, jo tomēr tās ir manas mājas, tā ir mana bērnība, bet šīs sienas ieskauj sāpes un grūtības un atmiņas par to, kā ir gājis. Tāpēc tā vienotība un tā mīlestība un tas spēks tomēr arī ir šeit. Tas ir tas, kas velk uz šejieni, bet tās sāpes, kas vēl projām dzīvo sienās, tas atgādina par to, par tiem smagajiem momentiem un tajos brīžos prasās ātrāk braukt projām. Tu vari pastāstīt kādu momentu, lai var vieglāk saprast tavas tās sajūtas tajā brīdī? Kādu varbūt nevajag to pašu sāpīgo kaut kādu vidus? Zini kā, tagad man visa tā, esot šeit, vienmēr tā visa emocija gama iet cauri. Tas noteikti es varbūt ne konkrētu momentu tagad uzreiz iestarpināšu sarunu, virzīsim uz priekšu, un tad jau noteikti arī pieskarsimies kaut kādiem konkrētiem momentiem, bet tas pirmais, kas man nāk prātā šobrīd, zin kā, es mīlu savu ģimeni, es mīlu savus tuviniekus, un laikam tās sāpes, kuras ir piedzīvojuši manējie, un manējie dod motivāciju iet priekšu cīnīties, un es visu, ko daru dzīvē, galvenokārt daru savu tuvinieku dēļ. Es gribu nodrošināt savējos, gribu iedot viņiem dzīvi, kāda mums nebija. Un tad tas iedot to tādu bēdu sajūtu par to, ka maniem tuviniekiem nācās šo visu piedzīvot arī. Varbūt tu vispār pastāstīji, kā tu šeit nonāci mazliet sīkāk, kas tieši notika? Jā, kā jau minēju, viss sākās ar mammas aiziešanu.
Tā ļoti dziļi nekad neesmu stāstījis par šo, bet tur tā miglātīta viss tā situācija ir. Cik es dzirdējis, kad bija kaut kāda avārija? Vai? Jā, mamma pazuda sākotnēji. Sanāk Rīgā viņa ar manu tēvu nāca no pasākuma, kur viņi bija pie ģimenes draugiem. Un tad mamma pateica, ka aizies līdz veikalam, un mani turot iedeva manam tēvam, teica, līdz mājām es tūlīt būšu. Un tā arī viņa neatnāca apakaļ. Un viņa bija pazudusi, neviens nezināja, kur viņa ir. Un tad avīzē sanāk bija raksts par to, kad Jūrmalā persona bez dokumentiem, bez atpazīstamības ir tā kā cietusi avārijā un vēlāk slimnīcā, ja nemaldos, slimnīcā gājusi bojā. Un tad tur ir bijis kaut kāds foto laikam tajā avīzē. Un tas foto no avārijas vai no notikuma vietas šeit man radinieki varētu precīzāk nokomentēt. Un tad, ja nemaldos, mana krusmāte bija tā, kas skolas sēdnīcā, viņu iesauc pavārīti iekšā uz parunāties un tā kā parunāt par šo situāciju, ka vecākā māsa, mana mamma Džulieta, ir pazudusi, un tad viņa iedeva to rakstu un tur parādīja to bildi, kur laikam mana mamma bija redzama. Tur grūti bija atpazīt, bet krusmāte, ja mammas māsa tā kā uzreiz kaut kā pēc sajūtām vai nolasīja, ka tā ir Džulieta, mana mamma. Un tad tur izrādās, ka mana mamma jau bija abedīta kā nezināma persona. Nepateikšu precīzi, kur. Kaut kur tajā pusē tuvāk Rīgai. Un tad, cik es saprotu, viņu rāka ārā. Mans tēvs un mans vecotēvs gāja tā kā uz ekspertīzi pārbaudīt un saprat, ka tā ir viņa ar milzīgu dzimumzīmi, pēc lielās dzimumzīmes, kas mammai bija uz kājas. Atpazina viņu un saprata, ka tā ir viņa. Un tur, mistiski tas viss notika. Pirmām kārtām viņa mani iedeva tētim Rīgā. Viņa pazuda uz ilgāku laiku, un avārija notika Jūrmalā. Un, kad viņa esot izskrējusi ceļa, tas šoferis, nezinu, kas viņš tāds bija, viņš tā arī palika anonīms. Tajā laikā, laikam, tas bija tā vieglāk neatstāt savus personas datus. Nezinu, kas viņš tāds bija, bet ja nemaldos dzeltens bembis, tur arī jānoprecizē. Tik sīkumos man īsti neinteresēja, kas ko kā, bet viņš tā kā esot atstājis komentāru, ka izskatījās, ka viņa tā kā izbijusies, ka viņa strauji izskrējusi ceļa, tā kā bēgtu no kaut kā tādi stāsti bija dzirdēti. Tur viss tādi baigi mistiski tas viss notika. Un tad arī viss sākās. Tā arī es nonācu šeit. Tētim palika grūti, tētis man atved pie vecvecākiem no sākuma brauca ciemos pie manis, tad uz ļoti daudziem gadiem pazuda. Strādāja ar sevi, cīnījās ar sevi. Dzīve viņam mīļoto cilvēku atņēma šādā veidā, līdz ar to nekad man nebūs naids pret tēti, nekad es nebūšu aizvainots. Īsti viņš man kā vīrietim, kā dēlam, kā savam bērnam, kā puikam, ne vīrietim, īsti viņš man vairs neko nevar iedot, bet es domāju, ka Dievs dod, viņam vēl ir misija pildām maniem mazbērniem. Tā kā, mēģinu uzturēt kontaktu, tāpat viņš nāk uz maniem pasākumiem un koncertiem un cīņām un atbalstu. Var just, ka viņš grib mainīt daudz ko, kas ir noticis, ka viņš būtu gribējis vairāk laika ar mani pavadīt, bet kā ir, tā ir. Dzīve turpinās. Un tā, tas tā. Tā mani ceļi atveduši šajien. Tas nāca tā, ka tēvs nespēja tikt galā un tad nonāca pie vecmātes, jā? Jā. Īsas un kodolīgas tā sarunas man ar tēvu ir bijis, bet tas ir tas, ko es tā kā izsecināju no viņa, kad viņš vienkārši, tas bija lūzuma punkts. Tas bija lūzuma punkts un zini, kā es atgādināju par viņu un varbūt viņš tajā brīdī iztēlojās savu dzīvi, paskrēja bišķīt notikumiem uz priekšu par ātru. Zini, kā cilvēkiem tā ir. Cilvēki arī, ka naudu skaita un rēķinās ar to naudu un to naudu nesaņem. Viņi domā, bet es taču biju rēķinājies ar to. Un tad arī ar mērķiem un sapņiem un lietām, ko tu nosprauc savā galvā. Tu jau esi iztēlojies to kā realitāti, un kad tā realitāte tev sabrūk, paliek ļoti grūti. Viņš varbūt bija iztēlojies, kā viņa laimīgi ar manu mammu visu dzīvi. Audzina mani, un mēs esam viena laimīga ģimene, un te vienā dienā vienkārši viņam to visu noņem. Un neatgriezeniski. Tēvam esi piedevis tā iekšēji? 100%. Man pret tēvu vispār īsti nekad nav bijis. Es jau no bērnības, es atceros, bija tāda viena situācija.
Tad mēs dzīvojām te citā lokācijā, Putniņos. Ne, meloju Stūrīšos. Viņš jau entos gadus nebija braucis ciemos. Es pat aizmirsu, ka man ir, es par tēvu saucu savu veco tēvu. Aizmirsu, ka man ir cits cilvēks, tēvs, par kuru īsti netika runāts. Man bija kādi 8 gadiņi, ka pēkšņi vīrietis pa duriem ienāca tur tajās mājās. Krievtautīgi, krieviski runājošs vīrietis pacēla mani, sāka bučot uz vaiga, samīļoja asarām acīs un teica piedod. Un es tajā brīdī uzreiz sapratu, kas ir pa cilvēku. Un es jau no tā brīža viņam piedevu. Es jau mazs bērns, visu dzīvi es biju ļoti empatisks un lasījis un sapratis lietas un spējis ieskatīties cilvēkiem acīs un vairāk vai mazāk noprast, kāds tu esi cilvēks, kas tu pa fruktu man te sēdi. Nepaliek tāds tukšums, ir viegli piedot, jo ir daudz cilvēku, tur ilgi naidu. Īpaši ir bijis kaut kāda problēma ģimenē ar tēvu. Pret tēvu nekad nav bijis naids, nekad nav bijis aizvainojums. It īpaši no tā brīža, ka viņš redzi, kāpēc ieminējos par to empātiju. Es tiešām sajūtu to sāpi viņā. Es sajūtu, kāpēc tā ir. Un es uzreiz sapratu. Es sajūtu to smagumu. Es sajūtu to smagumu viņā jau bērns būdams. Un līdz ar to es visu dzīvi esmu mēģinājis izprast cilvēkus. Tagad arī tajā pašā rap mūzikā un biznesā un industrijā kā tādā notiek konflikts situācijas ar reperiem, ar uzņēmējiem, ar biznesmeņiem, ar tiem pašiem draugiem. Un tajā brīdī ir tas konflikts, un tu esi aizvainots, un tu esi dusmīgs, un tu gribi spēlēt kārti pretī, bet es diezgan ātri saprotu, ka tāda vienkārši ir dzīve, un dzīvot, iztērēt laiku naidā, dzīvot, mēģināt kādam kaut ko pierādīt, riept. Man tas ātri pāriet, pat tad, ja ceļi ir dalījušies ar attiecīgo personu. Es tāpat visiem vēlu labu, arī tiem komentētājiem man sociālajā vidē, kad viss manā dzīvē notiek tikai pateicoties citiem cilvēkiem. Tas man dod motivācijas turpiniet uz priekšu. Vispār es mēģinu izprast cilvēks, kāpēc viņš rakstīja to komentāru, kāpēc viņš man pateica šādi, kāpēc attiecīga persona klausās to mūziku un teļ to cilvēku mani nodirš, un es to visu mēģinu saprast. Un tāpat arī ar tēvu. Es vienkārši uzreiz mēģināju viņu saprast. Un diezgan ātri man tas izdevās izdarīt tos secinājumus. Kāpēc viņš nebija ar mani? Tu atceries par dzīvi, kāda bija pie vecmāmas, kad tēvs atdeva tev vecmāmai sanāk, un kāda bija sākumā tā dzīve, kur jūs dzīvojāt, kāda bija apstākļi? Nu šeit mēs dzīvojām. Tas bija tā ļoti, šeit es atceros tos pāris momentus, kam mēs gājām cauri jau vlogu filmējot tos. Emocijas vairāk atceros un kaut kādas atsevišķas moments, jo šeit tieši šajā lokācijā pirmajās bērnības mājās, mūsu īstajās bērnības mājās, tā mēs šo vietu dēvējam. Jā, es atceros vairāk emocijas, kā es jutos tajā laikā un atsevišķus momentus, kā es izkritu no otrā stāva, kā man bija bail atrasties otrajā stāvā, kaut kādas, jā, nezinu, kāpēc man vēl tagad atcerējos arī uz plakstiņiem ir uzlīmēts tas moments. Viens kā mans vecotēvs ar ūsām, vienmēr viņam ūsas bija, viņš paņēma jēlu zivi tā kā no galda vai no kurienes. Man liekas, ka tā bija jēla zivs. Viņš apēda un viņš tā kā nopontojās tādā veidā, ka viņš tā var. Arī sīkums tāds, ko es atceros. Bet vairāk es atceros emocijas, jā. Bija brīži, kad bija skumji. Atceros to vienu momentu, kad vienkārši man liekas, ka tā bija nakts vai agrs rīts, bet ārā bija vēls rudens, ziema tuvojās, apmēram tāds laiks, ka no rīta vēl 6-7 ir tumšs. Pēkšņi mani pamodināja, saģērba, mums bija jāiet prom, mēs gājām prom no šejienes. Es vecāmām un vēl kaut kas, es neatceros, kas mēs bijām, tai skaitā, 4 gadi man bija. Nu, tāds moments, kāpēc bija jāiet prom, nu kaut kas notikās. Bet... Kuras mājas to lesinē visvairāk atmiņas palikuši pāri no Stūrīšiem? Jā, no Stūriešiem visvairāk, jo tur es biju vecāks jau. Šeit ir tie pāris momenti, Putniņos jau arī ir, tā kā jau tu atceries, jau kā mēs dabojām pa biksēm, ka mēs ar dubļainā laikā ar dubļu pikām pa mājas sienu, pa mūsu koku mājas sienu samētājām, kā mēs dabojām pa mizu, kā mēs gājām uz mežu, taisījām lokus, ar bultām šaudījāmies. Nu, tādas arī atsevišķas moments. Stūrīšos bija visvairāk atmiņas, tāpēc, ka jā, Stūrīšos jau diezgan tāds skaidrība par savu esamību jau tev sāk parādīties. Kāda tev tur bija ikdiena, atceries apmēram? Kā tev tur sākās rīts, kā tu gāji uz skolu? Ko tu tur redzēji tajos brīžos Stūrīšos? Te atceros, ka visi jau bija sākuši iet skolā.
Olafs, mans bračka, jeb onkuls, precīzāk, bija gadu par mani vecāks. Viņš arī bija sācis iet jau 1. klasītē. Mēs negājām bērnu dārzā. Mums nebija ne bērnu dārzs, ne 6-gadīgie arī bija tāda opcija. Vienu reizi es aizgāju uz tiem 6-gadīgajiem, tad vienkārši gaidīju savu kārtu uz 1. klasi. Visi cēlās skolu, viss bija šums, krāmē klātes, visu pārējo. Tiek televizors slēgts iekšā, tad es arī ar vienu aci jau ar visiem pārējiem skatos multenes pa televizoru, Digimonas kaut kādas un vēl kaut ko. Un tad viss ir projām, un es ieritu no segā, lai man siltāk, un no rīta skatījos mūsu mazo televizoriņu. Multenes noskatos, un tad eju vienatnē pavadu savu laiku. Tas bija tas laiks, kad visi gāja skolu, un nebija vasara, visi jau bija aizgājuši skolā savus ceļus. Atceros gāju pa ceļa malu, turpat netālu no stūrīšiem bija viena ābele. Vienkārši arī tāds nostalģisks moments, ko atminos. Aizgāju, savācu ābolus zem ābeles, nācu apakaļ mājās, viens pats tur vecā mama fonā, ēdu tos ābolus, skatījos televizoru, gāju ārā pastaigāties, pavadīju laiku ar sevi. Nu, tas ir tāds, bet tas ir atkal viens dzīves etaps, kā bija. Ja es tagad iedomājos, ka tu esi stūrīšos, parasta diena, ko tu redzi tajā istabā, kas tur ir? Kā izstījās tā istaba, kur tu augi stūrīšos tieši? Viena ne ļoti liela, bet tajā laikā likās liela istaba, atdalīta ar skapi pa vidu. Tā kā sanāk šāda istaba, te tiek atdalīts skapi jau... Pat liela istaba, apmēram? Apmēram, jā. Nedaudz lielāka varbūt. Skapis pa vidu, tajā pusē ir dīvāns, dīvānam pretī televizors. Šeit ir gulta, kur bieži vien gulēja onkulis, bračka, onkulis Egils. Un tur pa kreisi aizgāja vēl viena istaba, kur es pārsvarā gulēju vecā mama. Mēs ar Olafu kopā tur gulējām. Tie ap stūri bija maza virtuvīte un sausā tolete blakus. Pirms ieeja iekšā dzīvoklī, sausā tolete blakus. Tā kaut kā. Jā, veļas tāda kaste blakus skapim, veļas kaste, kur mēs metām veļu iekšā, bet mums nebija veļas mašīna. Vecā mama rokām pret dēli, pret veļas dēli rokām mazgāja veļu. Cik jūs augāt, varbūt var pastāstīt, cik jūs bijāt kopā? Stūrīšos jau mēs tur bijām jau šķidrāks skaits. Bija viens moments Putniņos, ka mēs dzīvojām 8 cilvēki vienā mazā istabā. Tad jau vecākie tantes un onkuļi bija jau sāka palēnām jau iet savā pieaugušo dzīvē. Cik nu pieaugušo, kāds jau 15, 16 gadu vecumā jau sāka sīsties pa savam. Un jā, kādam bija skola, kāds palika kopmītnēs, kādam tehnikums. Tad mēs ar Olafu un Lauri pārsvarā tur trijatā bijām, mēs bijām paši jaunākie. Bet bija moments, jā, ka mēs dzīvojām 8 cilvēki vienā mazā istabā. Kāda bija apstākļi? Bija kaut kāda nabadzība vai kaut kas tāds? Pa lielam visu bērnību. Visu bērnību, bet tā bija norma. Tā bija norma, tāpēc arī laikam bija man tas piemērs par tiem āboliem, ka es gāju no rīta lasīt ābolus, kaut kādu šādu iemeslu dēļ arī. Jo, bija situācijas, kur reāli mēs sēdējām kāpņu telpā, es nezinu, kur visi bija palikuši, mums jau neviens neatskaitījās, kurš iet, kur vecā mama iet, bet bija reize, kad 1-2 dienas mēs vienkārši ar Olafu divatā jauni puikas esam mājās, sēžam, izējām kāpņu telpā, sākām raudāt, tāpēc, ka es gribas. Kaimiņiem arī bija tur. Mums vienaudži dzīvoja kaimiņos, un tie vienaudži ieraudzīja, aizgāja pateikt savai mammai. Tad tā mamma mūs uzsauc augšā. Piena zupu toreiz ēdām, precīzi atceros. Dirsā tas viss ir kopumā smagi īstenībā. Es nezinu, negribu, lai arī grūti par šito visu ir. Es domāju, smagais veci, ko es varu pateikt, smagais. Par kuru ēdienu varbūt tu atceries, par ko tu vairāk priecājies, varbūt tajā bērnībā, tajā laikā? Kas bija tāds? Es varu pateikt, par ko es nepriecājos. Par piena zupu ar zivs klimpām kaut kādām, kaut kas tam līdzīgs tika. Tad tu saproti. Bet jā, starp citu par ēdienu runājot, tas ir viens no tādām pozitīvajām, no tām pozitīvajām emocijām, ko bērnībā sanāca piedzīvot. Tā kā bija pankūks, ka tev pateica vai kartupeļi vai vienkārši pankūks. Tad bija svētki. Tad tev visu dienu bija pozitīvs garstāvoklis, tev likās, ka dzīvē viss izdodās, jo tu zini, ka vakarā vecāmām taisīt pankūks. Tad visi ir starā, tad ejam ārā spēlēties, tad bija visgaišākā diena. Tā kā mīlestība iet caur vēderu. Jā, tas to pierāda. Vispār atceries varbūt kādus Ziemassvētkus vai vispār kādus svētkus, kā jūs svinējāt? Kā jums tas viss paudās? Mēs noķērām gaišumu svētkos, neatkarīgi no tā, kur mēs dzīvojām un kāda bija tie apstākļi.
Mēs mēģinājām svinēt svētkus kā vispārēji, un, protams, ka man liekas, ka mēs izteiktāk noķērām to svētku sajūtu, kā varbūt citās ģimenēs, kur tie apstākļi ir pieņemamāki, normālāki. Jo mums tā dzīve bija, kāda viņa bija, bet tā, ka bija svētki, tā bija izteikta prieka sajūta. Varbūt var pastāstīt, ko jūs darījāt? Skatījāmies raidījumus televīziju, pa lielam Ziemassvētku filmas, izrotāt eglīte, gājām uz eglīti pakaļ, kad mēs jau bijām nedaudz vecāki, gājām līdz vienam no onkuļiem, kā paukšā, baigi, jau nevar tā darīt, bet nozāģējām vienai eglei galotni, nesā mājās, tas bija sen. Un, izrotājām eglīti, un visa tā burvība, visa tā simbolika, pati eglīte, Ziemassvētku filmas, kaut kādi svētku ēdieni, tas iedeva siltumu sajūtu. Tā tas bija visā tai pašā vienā mazajā istabā. Turpat eglīte vienā stūrī, svecītes salikts. Dāvans arī bija? Nē, īsti nē. Neatceros. Nebija. Varbūt kādu vienu izņēmumu reizi, bet es viņu neatminos. Tā kā nē, bet nevajadzēja tās dāvanas. Un tā siltā sajūta, tas arī es nezinu, kaut kā laikam dēļ tā, ka tās dāvanas nebija. No vienas puses tas ir labi, es esmu priecīgs par to, jo es iegūtu to patieso vērtību, to, kam vajag būt, ka tie nav dāvanu svētki. Tāpēc man arī vēlāk, kad es jau sāku dzīvot tur vienu momentu pie tēva Rīgā un tad auģu ģimenē, un tā kā mana krusmāte jau sāka dzīvot atsevišķi, un viņa paņēma manu onkuli, jo mēs bijām 2 vēl palikuši, gadu vecāks onkulis man bija Olafs, viņa paņēma pie sevis, mani paņēma tēvam vēlāk atņēma tiesības, tai sāku dzīvot pie auģu mammas. Un es atceros, tur jau tie Ziemassvētki jau zolīdāki bija visi, mēs jau bijām aizgājuši, tie dzīves apstākļi jau bija krietni uzlabojušies, viss jau bija kārtībā, krusmātei, manai auģu ģimenei, viss kārtībā. Tā kā, ja mēs runājam par apstākļiem, kādos tu dzīvo, un es atceros, un tur jau sākās tas dāvināšanas prieks, ko es nebiju piedzīvojis. Un es atceros, ka dāvanas kaut kādas klases vakaros vai kaut kāda, vai klases eglītē skolā, to dāvanu, ko es dabūju, vai vēl kaut kādas dāvanas, ko es biju dabūjis, kaut kādu konfekšu paku, vēl kaut kādas, šitie ten, kad tu samaksāji kaut kādu mazu naudiņu, tad tur klases biedru samainījies ar dāvanām, kur tur kaut kādas lapiņas. Es tās dāvanas iekrāju, pēc tam kaut kā sasaiņoju, ja vajadzēja vai pārsaiņoju, un tad es ar dāvanām braucu. Man bija svarīgi, lai es varu uzdāvināt kādam savējam kaut ko. Tā kā man tas dāvināšanas prieks vairāk par to, ko es varu iedot, nevis ko es varu saņemt. Un iespējams, ka tas tāpēc, ka bērnībā es noķēru to sajūtu, to siltumu sajūtu bez tām dāvanām. Vienkārši, ka tev ir šāda svētku forša atšķirīga diena no tavas visas tās raibās ikdienas. Un tie svētki bija, tas iedeva siltu sajūtu. Atceros, kaut kad mums bija svētki. Vecām man bija aizgājuši prom, sanāk tikai es ar brāļiem un māsām, onkuļiem un tantēm, jeb onkuļiem un tantēm. Kaut kā es, Olafs, Lauris, Liena, neatceros, vēl kaut kas ciemos mums atnāca. Mēs paši uztaisījām sev svētkus, un tas arī bija ritīgi silti un patīkami. Tad dzimšanas dienas svinējāt arī? Neatminos. Vienu dzimšanas dienu, laikam tieši tāpēc, ka mēs nesvinējām, es ļoti izteikti atceros. Mana krusmāte atbrauca, viņa toreiz mācījās Kandavā tehnikumā, viņa atbrauca, samīļoja mani, sabučoja un uzdāvināja man dāvanu. Pistolīti, kurai pie striķa piekabināta tādu bumbiņu, tu iebāž iekšā, izšauj un visu, un tu vari ielikt apakaļ. Kādā es biju sajūsmā, un man liekas, ka kaut kas man salauza to pistolīti, kāds no manējiem. Baigi pārdzīvoju, ļoti pārdzīvoju, ka salauza to pistolīti, jo tā bija, man liekas, mana pirmā dāvana. Es atceros to momentu, es ļoti izteikti atceros, nezinu, cik man toreiz palika 6 gadiņu varbūt. Tu vispār tajā laikā gāji uz skolu vai arī sanāca bastot? Maz mēs gājām skolu. Maz? Maz, ļoti maz. Kāpēc? Zin kā, tajā vecumā tev vajag, lai kāds palaiž skolu, tā ka tev palaid skolu un ka piecēlās un tu vienkārši liki iet skolu, tad tu gāji, bet bija kaut kādi momenti, kad vienkārši mēs varējām neaiziet. Neviens nepievērst tam uzmanību. Tad mēs arī neaizgājām. Tad bija kaut kāds ilgāks periods, ka mēs negājām skolu. Vai apģērba trūkuma dēļ nebija ko uzvilkt, vai vēl nezinu ko, vai nebija. Tā visi tie apstākļi ietekmēja, visi tie grūtie, visa tā nabadzība, vispārējais, viss tas savā veidā ietekmēja. Tas arī bija iemesls. Tad atceros arī bija viena situācija, kur mēs jau kādu laiku nebijām aizgājuši skolu, un tad atbrauc skolotājs 2 no skolas pārbaudīt, kas notiek, un ieraudzīja, ka mēs tur ganamies pa to istabu.
tajā laikā vecākie gāja, mūsu vecākie onkuļi, brāļi un māsas, viņi gāja skolu, mēs ar Olafu pārsvarā palikām mājās. Un tad bija tās skolotājs atbraukuši, un viņas ieraudzīja, ka tur tās pārtiks problēmas un tad vienreiz ar zupas katlu lielu pie mums brauc. Un es atceros toreiz, es biju sīks, bet es sapratu, ka tas nav pareizi. Tā bija viena no pirmajām reizēm, kad es noķēru kauna sajūtu, ka es saprotu, ka tam tā nevajadzētu būt, ka tas nav īsti labi. Man bija kāds 6-7 gadiņi tikai. Jā. Varbūt tu atceries, kā skolā vispār par tevi izturējās. Nebija tur saucamais bulings? Man bija čomi, kas bija konstanti mani čomi. Viens no viņiem, man liekas, ir dusmīgs uz mani tagad, jo mums nav sanācis kontaktēties. Viņš ir šeit kaut kur, man atkal ceļā aizved citur, un kā jau pirmie teica, ka mēs staigājām pa manām vecajām takām. Grūti ir uzturēt ar visiem kontaktu, tāpēc man ir prieks, ka man ir tāds rīks kā mūzika, kurā es varu savādāk nodot to vēstījumu no savas puses un mēģināt iedvesmot arī vecos draugus un paziņas. Bet bija tādi, kas man ir konstanti, atceros Jānis Eglīts, šaurauts vecīt, un Vadims Pinkēvičs, tie bija tādi čalīši, ar kuriem man bija regulāri labas attiecības. No pārējiem momentos, bija momenti, kad bija normāli izturējās un paņēma kā savējo, bija momenti, kad ņirgājās un apsmēja par to, kā ģērbjamies, pa izskatam. Bet tur jau es pats sev iešauju kājās ar veco labo, ko daudz ir dzirdējuši Delmas bļodiņu stāstu, kur mums vajadzēja stāstīt, ko mēs ēdam pusdienās un mājās, un es sazīmēju traukus, uz kuriem Delmas uzlīmēts, un tas skolotājs sāk uzdot jautājumus, kas ir tas, un tad viss sāk smieties, un māsa mājās saka, bļaviens, kāpēc tu visiem pateici, un tā. Es zināju, man likās, ka tas ir normāli. Bet, tad vairāk noķēra. Bet redzi, mēs bijām daudz bērnu ģimene, tā var teikt, un mēs visi mācījāmies vienā skolā. Vairāk vai mazāk mēs mēģinājām arī, nevis mēģinājām, bet mēs pastāvējām viens par otru. Mani onkuļi vecākie, piemēram, tie arī nebija ar pliku roku ņemami. Tie vajadzēja gāja rubīties un tā tālāk neatļauj, kā apceļ mazos brāļus. Un viņiem arī bija teikšana skolā. Mēs nācām no tādas vides, ka mēs varējām iedot normāli piepīpēt. Nebija bail nostāties un davai panāc, neaiztiks manu ģimeni. Tad no tā laika, no skolas laika, to sākās jau tāds tā kā pastāvēšana par sevi, jau kautiņi pirmie, ja? Jau no pašas bērnības, tāpēc, ka es augu starp onkuļiem. Mēs viens ar otru rubījāmies un bija problēmas. Vajadzēja arī ieņemt savu pozīciju. Neļauj, ka mēs jau viens par otru arī sīki paņergājāmies un aizvainojām šādi negribot. Vienkārši tā sanāca tajā, jo džeki vienā telpā dzīvo visu dzīvi, tā ir kaut kā laikam, tā notiek. Tā kā jau no pašas bērnības sanāca pastāvēt arī pret savējiem, kas ir, tā notikās. Skolā vispār bija kāds, kas palīdzēja, varbūt jūt līdzi, varbūt no skolotājiem, kas tur ir? Man izteikti ir palikusi mana pirmā audzinātāja Malda. Pirmajā, otrajā klasītē viņa bija mana audzinātāja. Tas bija tur nav Einšteinam jābūt, lai tu saprast, ka tas ir izteikti gaišs cilvēks. Tas bija ļoti gaišs cilvēks. Tā skolotāja man ir palikusi visvairāk atmiņā. Viņa es atceros bieži, es dabūju diplomu par centību, kas man likās ļoti, ļoti krūta. Ne jau par to, ka man ir labas atzīmes, bet par centību, jo tā skolotājas attieksme dabūja ārā no manas centību. Pēc citām skolotājām man arī bija sliktāks atzīmes, un man arī nebija baigā motivācija parādīt sev. Tīri viena attieksmes pēc. Bija tāda skolotājas, bet Malda tur es atceros, un pirmajās klasītēs tev jau atzīme neliek, tev liek uzlīmīti. Un tad, man bija motivācija vākt tās uzlīmītas tieši no tās skolotājas. Bet tās skolā tad tu biji prātīgs cilvēks? Nebija tā, ka tur taisīja kaut kāds nepatikšanas, tā tālāk? Bija skolotāja draugs? Nē, es iekūlos sūdos bieži vien. Un man kaut kā īstajā vietā, īstajā laikā trāpīja ar ne to, ko vajag. Tas ļoti man tā sanāca. Bieži vien pat es nebiju vainīgs pie kaut kādām situācijām. Vienkārši es iekritu. Un manī vienmēr ir bijis tāds taisnības cīnītājs. Vienmēr pastāv, šoreiz neesmu vainīgs, es izstāstīšu. Un es arī vienmēr esmu mācējis runāt. Vienmēr jau sīks būdams, bija šitā un tā. Un skolotājām bieži vien, gan pamatskolā vienā, gan otrā skolā, kuras mācījos, gan tehnikumā, skolotājiem nepatika, ka es esmu gudrinieks. Es varu pateikt, kā bija, un ka es tiešām, kad man ir tā taisnības cīņa, un ka es reizēm skolotājām varu aizrādīt par to, kā viņas rīkojās kaut kādās attiecīgās situācijās. Baigi tas nepatika, bet es biju tāds. Bet, redz, es bieži vien kaut
kaut kur iekšā manī dzīvo tas traumatiskais aspekts. Tas ir, tu tādā vidē augot, tu nevari, tev ir ne mammas, ne tēva fails tev ir aizpildīts. Kaut kāda vientulība iekšā visu laiku sēž, un tas rada tevī kaut kādu pārdzīvojumu, vientulību, sāpes, un tas atkal pārvēršas, transformējās kaut kādās emocijās, kas tev laužās zāru tādā vidē. Un bieži vien viegli mani varēja izprovocēt, sakauties ar mani, ja kāds kaut ko pateicis, es uzreizām rīkojos tajā situācijā. Kā jau bija minējis, pirms tam es aizstāvēju savus klases biedrus, es neļauju nekādas klases biedrus ģimeni, neļauju nekad, kad aiztiek otru cilvēku. Un redzi, un tai pašā laikā es esmu vienmēr bijis tāds džeks, puika, jau tajā vecumā, kuram ir paticis būt epicentrā, paticis izcelties gan sportā, mēģināt sasniegt labākos rezultātus. Tāpat arī kaut kādā skolas eglītē tieši es ar mikrofonu jau stāvēju un skaitīju kaut kādu dzejoli, ka pusskola bija apkārt un tā. Un dēļ tā, ja tu esi centrā, tad uz tevi ir arī uzmanība. Un ja uz tevi ir uzmanība, tad tu vairāk arī iekulies ķezā, ja tu izdari kaut ko nepareizi, ja tu aizēji kaut kur ja tu rīkojies kaut kādās situācijās ne tā, kā vajadzētu rīkoties. Un man ar emociju gāmu, plus es esmu centrā, protams, ka es bieži iekulos ķezā, tas bija neizbēgami. Bet tas ir labi no vienas puses. Tu biji pret sistēmai pašā sākumā, tu vienmēr atradi citus ceļus, citi, kamēr darīja to, ko liktu, darīja varbūt tā kā tu uzskati pa pareizi. Jā, es noteikti neesmu bijis, es pa ganībām nestaigāju tā kā visi pār. Es esmu vienmēr no bara pagājis malā un paskatījos situāciju no malas. Vienmēr gājis ar savu skata punktu. Un pat tad, ja pieredzējis pieaudzis cilvēks man pasaka, nē, ir šitā, ja man iekšā būs sajūta, ka es saprotu, ka man nepatīk, ka manas iekšējā sajūtas iet pretrunā ar to informāciju, ko man šobrīd pateica, es to analizēšu. Un es beigās ir lietas, ko es uztveru, es saprotu, jā, šis ir. Bet ir lietas, lai arī cik tu būtu pieredzējis un ko tu man pateiktu. Ja es jutīšu, ka tas ar mani nerezonē, es izdarīšu secinājumu pa savam. Un tā vienmēr ir bijis. Vienmēr paskatījies, es esmu atšķirīgs savā ziņā, vienmēr bijis. Vienmēr mācējis paiet malā un paskatīties situāciju savādāk. Varbūt var ieskicēt, kā tikt prom no tā. Daudz cilvēku ir vietās, kur viņi negrib būt, bet kā tikt ārā no tās vidas, jo pārsvarā cilvēki negrib riskēt. Tas man ar kādu laiku, 2 vairāk gadus, kad es strādāju vienkārši logrūpnīcā, netiku ārā. Man vispār besīgi zināja, ka es nebūšu, bet es vienkārši gāju, jo es nezināju, kā savādāk. Redzinot, šeit ir drosmīgam jābūt, ja mēs runājam par kaut kādu vidi, kurā to esi iesnagnējis, un tev jau ir šī informācija, ka var savādāk. Bet tai pašā laikā tu domā, nē, tev ir jumts, kas tev šobrīd ir, tev ir apstākļi, kādi viņi ir, tev ir kaut kāda tava ienākuma iespējams, garantija par to, ka tev būs jumts, kā jau es minēju, tev ir tā tava komforta zona. Un ir jābūt drosmīgam, spērt soli ārpus šīs te komforta zonas. Ir pirmām kārtām jāuzdod sev jautājums, vai tas ir tas, kur tu gribi būt. Vai tas ir tas arī ar izvēlēm nepareizajām, kurām mēs izdarām. Vot es iespēju soli gamblā un visā tai biznesā. Es sev daudzus vakarus uzdevu jautājumu, vai tas ir tas, kur es gribu būt. Es tam vispār pieskarties negribu. Tāpēc es negribu saistīt to produkciju un tās lietas, ko es daru tagad, es negribu sasaistīt. Es savu vārdu negribu tur. Es vēl nesen, man šādi kaut kādi rīli un tiktoki metās ārā, es uzreiz rakstu un ņemat ārā. Un tas pats ir arī ar vidi, kur tu esi. Uzdod sev jautājumu, vai tas ir tas, kur tu gribi būt. Un ja tava sirds saka nē, tad meklē iespējas, skaties sev apkārt, paskaties aiz muguras un spēr to soli. Jo tas tāds arī izkāpt no komforta zonas, bet tai pašā laikā nosacīti, vai tā tiešām ir tava komforta zona. Iespējams, izejot no viņas, tu paplašinās savu komfortu. Varbūt tad pa īstam tu sev uztaisīs komforta zonu. Tā kā ir jābūt drosmīgam spērt to soli. Un man dzīvē visu laiku, konstanti dzīve man nostāda pie izvēlēm, ka man ir jāizdara, man ir regulāri. Man tagad kaut kas notiekās, tūlītās rītā man būs smagi izvēle atkal jāizdara. To es šo ceļu vai to es šo ceļu? Varbūt tu atceries to brīdi, kad sociālā darbiniece tevi izņēma laukā no tās vides, kur tu biji. Kas tajā brīdī notika? Ko viņa redzēja? Varbūt var pastāstīt mazliet. Jā. Smagi par šito runāt ir viss. Es godīgi pateikšu, es īstenībā sev nosolījos, ka es par šo visu vairs nerunāšu, bet es zinu, ka cilvēkiem tas var kaut kā palīdzēt, tāpēc reāli. Dīrsā tur viss bija kopumā. Mēs dzīvojām pilnīgākajā nabadzībā.
Vecāji mammai jau ļoti izteikti bija aizgājis problēmas ar alkoholu, un mēs bijām pārējie jau bija izauguši. Mēs ar Olafu divatā tur palikām. Un tad atkal bija tās problēmas, ka mēs negājām uz skolu, un pilnīgs, tur es neredzēju ne galu, ne malas tai situācijai. Neviens no mums neredzēja. Un tad sociālais darbinieks, kas bija sācis strādāt pagastā, šobrīd mana auģu mamma arī, viņa sāka apsekot mūsu ģimeni. Ieraudzīja manas veselības problēmas, kādas pumpas man pa visu ķermeni bija izmetušās no tās vides, kur es dzīvoju. No visa tās blusainā midzeņa un grūti. Viss, un tad man auģu mamma sāka sekot līdzi. Tur tāda vārdu spēle notikās. Mans tēvs pēkšņi tika uzrunāts, viņš atbrauca uz manu dzimšanas dienu. Viņš tādā aizlaustā latviešu valodā runāja, kad es varētu aizbraukt ciemos pie Aijas. Viņš teica, Aija, es domāju, kas pa Aiju? Es domāju, labi, kaut kāda radiniece. Es baigi, man grūti pateikt, nē, visu dzīvi ir bijis grūti pateikt, nē. Es uzreiz pateicu, jā, labi, aizbraukšu ciemos. Un tā pirmdienā es eju skolu, un tā Aija izrādās ir arī šī sociālā darbiniece. Viņa saka, tad es noprotu, ka tu kādu laiku padzīvos pie manis, tu šodien brauks pie manis. Nebija man tās labas ziņas. Neatkarīgi no tā, kur es dzīvoju, tā ir mana vide, es pie viņas esmu pieredzis tur dzīvot un neprasās man prom. Es gribu būt pie savējiem, lai arī kāda būtu tā vide un kādi būtu cilvēki man apkārt, es gribu būt pie savējiem. Un tā es atceros, mani paņēma ārā, sāk dzīvot pie Ārijas, pirmos vakars bija ļoti labi apstākļi, viss kārtībā, pret mani ļoti labi izturējās. Bet es biju nobijies, man bija bail, kas notiek, man bija bail no pārmaiņām, man bija bail no tā, kur es esmu nonācis. Kurā pilsētā tas bija? Turpat tās Lestenē, viņiem ir māja Lestenē. Jeb mums tagad tā arī, tagad es tā varu pateikt. Lai es varu turpat uz skolu izbraukāt. Un tad man paņēma no ģimenes ārā, man likās, ka tas ir uz kādu laiku, bet tas bija pavisam. Bet tad viss, tad es sāku saprast, kas notiek, gāja nedēļas, mēneši, es sāku saprast, kas notiek. Un tad jau sāka kārtot papīrus manam tēvam, lai es dzīvoju pie tēva, jo man tēvs ir, viņam ir darbs, un viņš ir tiesīgs uz mani. Un tas sakārtoja papīrus pusgada vēlāk, viss lesens skolu 4. klasē es pabeidzu, aizbraucu pie tēva uz Rīgu, un tam man bija veselības problēmas ar ādu, bet tur kamēr kārtoja tos dokumentus un tos papīrus, tur varēja, es biju ne šur, ne tur. Tāpat to laiku atrada skolu Cēsīs, kas ir astmātiķa skola, izglītības līmenis kā visās skolās, bet tur veselības. Tieši tas aspekts ir tas, kas tur ir pastiprinātāks. Un tad man dabūja tajā skolā iekšā. Es sāku mācīties tur, dzīvot kopmītnēs, un tā pa brīvdienām brauc pie tēva un pa vasarām. Bet tēvs arī, ka es pie viņa dzīvoju, varēja just, ka viņam grūti iet tai tēva lomā, ka viņš nezin, kā viņu pildīt, viņš nezin, kā pareizi. Viņa tur stereotipi, atzīmes, 4, 5, man bija matemātikā. Visu vasaru viņš man lika sēdēt mājās, pildīt matemātiku par to, ka es tik sliktas atzīmes dabūju. Un tad es atceros nākamajā vasarā jau, ka es braucu mājās, es savus kaut kādus 3 biju izlabojis uz 8, tad viņš to uzzināja, un tad vispār bija kipišs un dabūju iekšās. Un pēc tam jau atkal viņam arī sākās grūtības. Viss 2 gadi, un viņš salūza, un tad alkohols parādījās. Tā kaut kad ne tikai alkohols, arī vēl kaut kādi grūtāki momenti, aspekti, kā viņš izturējās un kāds viņš bija. Tas vulgārisms, tā agresija reizēm. Un tad atkal auģu mamma pieslēdzās un tēvam atņēma tiesības un sakārtoja papīrus. Sakārtoja to, kad es pilnībā dzīvošu pie viņas. Tad jau man bija 13, 14 gadi. Līdz 18 gadiem es nodzīvoju tur, kā man palika 18 gadi. Centos iet savu ceļu uzreiz, negaidot neko. Nebija vairs viss, es biju tā izmētāts jau tur. Nebija piederības sajūtas nekur. Tēv, tas bija Rīgā, ja? Jā, tas bija Rīgā. Un ko tu Rīgā novērtēji visvairāk, kad tu sāki dzīvot tur? Es novērtēju pieredzi, kāda man ir. Tas man ir izaudzinājis par to cilvēku, kas es esmu. Bet vai konkrēti tur es arī iepazinu kaut kādus cilvēkus, draugus, ar kuriem tagad vairs nesenāk kontaktēties. Bet tajā laikā bija man čomiņi, kurus es iepazinu tur rajonā, ar kuriem es varēju iziet ārā, pastāstīt savu sāpju. Kurā rajonā tas bija? Dārsciem rajons Ūbels iela. Tu minēji, ka tev patika, kad uzreiz veikals ir pārceļam. Jā, tas bija, tā ir viena no lietām, ko es ļoti iemīlēju pilsētā. Mums jau pie vecvecākiem, kad es dzīvoju, mašīna nebija. Līdz veikalam 3 kilometri vajadzēja iet.
tos pašus pāris centus, kad nopelnīja nododot pieneņu saknes vai tur alumīniju vai vēl nezinu ko. Vai kaut kādu šādu tadarētu reizi tev kaut kādu kabatas naudu iedeva. Veco tevs parasti tas bija ļoti dāsns. Ja tam bija kaut kāds algas pielikums viņa darbā, tad viņš tur kapeikas nobēra pa zemi. Mēs tur savācām vai iedeva pieču, kad vai lasies no manām acīm. Tad var tiem 5 latiem, skrējām uz veikalu. 3 kilometru veikals bija attālumā. Un tas bija tās pirmā lieta, ko es iemīlēju pilsētā. Izēja pa durīm ārā un veikals jau pāri ielai. Tas bija kruta. Varbūt var pastāstīt, kā gāja tajā astmātiķu skolā. Kā tur bija ikdiena, kopmītnēs? Astmātiķu skola, meža skola, jā. Meža skola tagad, kas viņa tagad skatās? Tagad es pats īsti nezinu, kas viņa skaitās, bet tajā laikā, jā, meža skola, tā mēs viņu sauc, tas bija tāds Cēsu internāta skola, meža skola, tā mēs viņu, tas ir savā sarunu valodā, tā mēs viņu saucām. Un tā neko sliktu par to vietu nevar. Tas ir viens no foršākajiem maniem dzīves momentiem, mācīties tur. Pirmie īstie draugi, ar kuriem es vēl projām komunicēju, pirmie tādi ritīgie sirds draugi. Pirmās tādas jau tīņu vecumu blēņas, kuras kopā vārījām, vietējie nāca mūs aiztikt, tad pastāvējām, mēģinājām pastāvēt viens par otru. Čomi iedod drošības sajūtu, tā draugu būšana. Sastapt otro ģimeni, un otrā ģimene tavā dzīvē tie ir tavi draugi. Tas ir tas, un kā tik tur negāja, un mums sportot ļoti patika. Mēs tajā skolā bijām astmātiķi, bet tur atkal mēs bijām underdogi kārtējā vide, kur es nonācu kā underdogs. Mācos skolā, kur redzi, ko tad astmātiķi izdarīs. Un tad mēs trenējāmies florbolu, futbolu, basketbolu, vācām savu komandu un braucām pret rajonu skolām cīnīties. Un mēs reāli bija kaut kāda sporta veida, kur mēs trīniekā bijām. Astmātiķu skola bija trīniekā, 1., 2., 3. vietā. Sports bija ļoti augstā līmenī. Un tā bija tā vide vispār, tie skolas biedri, kas bija apkārt, skolotāji. Tā arī tur sanāca nepatikšana savā arī 9. klasē. Mani gandrīz izmet ārā tur viena konflikta dēļ. Es tur sarīdīju visas kopmītnes, lai davai pēc 10 sākam ārdīties. Tur bams, kapīši pa durīm lidoja ārā. Kas tik tur nenotikās, jo es atkal ieslēdzu savu taisnības cīņu, jo redz, puisīts apbižots sajūtās. Tas viss tas ir tāds mazs piliens uz visu tā fona kopumā. Tās ir ļoti labas atmiņas par to skolu. Man reāli no tā skolas bieži vien man patika sestdien, svētdien tur palikt internātā vēl. Ar džekiem aiziet futbolu, paspēlēt vai kaut ko padarīt jautru vai pataisīt blēņas, da vienalga. Tur bija tāds stingrs režīms? Kāda tur vispār tā rutīna tur bija? Viņi mēģināja iedot stingru režīmu, bet tu no rītiem cēlies, no rīta cēlies, tev ir jānorūdās zem augsta ūdens. Vispirms tu ej apļus, lai tu vari tikt brokastīs. Tu ej apļus vai izskrien graviņu tādu milzīgu apli, tev iedod talonus par to, ar tiem taloniem. Pēc tam tu ej kopmītnēm, tu norūdies zem augsta ūdens, nomazgājies, tad tu ej skolu, dod talonus pie ēdnītes, un tad tu vari iet brokastīs tikt. Režīms tur bija labs, sports bija augstā līmenī, bet mēs atradām veidu, kā to režīmu apiet. Šo podkāstu mēs nofilmējām Omītas virtuvē. Un tas ir tas, ko mēs darām. Filmējam jebkur. Studijā, sporta zālē vai virtuvē, kā Denisam. Esam veidojuši podkāstus labākiem fitnes kanālam. Elīnai Didersonai, Valteram Vesmanim, Ārturam Dedzim un daudziem citiem. Mēs atbraucam, uzfilmējam, un tev ir saturs, kas strādā ilgtermiņā. Kvalitīvs saturs. Bieži vien schēmošana. Tajā skolā sākās biznesa domāšana, schēmošana, kā izdarīt izdevīgāk, labāk. Bet tās par to skolu ir tiešām fantastisks atmiņas. Arī tās grūtības jau būs visur un vienmēr. Es to piemēru teicu, kas ir grūtības ir visiem. Tas, kas man ir grūti, citam augot labā vidē, atkal viņa perspektīva par grūtībām ir pavisam cita. Man kaut kādas tiešām tādas, izdzīvošanas lietas dzīvē, kas ir situācijas, kurās es nonāku, tas ir grūti, bet citam tā nervu sistēma, kurš aug veselīgā vidē, viņam kaut kas pavisam tāds primitīvāks var sagādāt tikpat tādas pašas emocijas un tikpat liels grūtības pēc sajūtām. Līdz ar to grūti iet visiem. Arī tajā skolā gāja grūti, bet tur fokus draugi nevis uz to, kas ir grūti, bet uz to, kas tu esi, ko tev tas ir iemācījis, un beigās jāfokusējās uz tām pozitīvajām lietām dzīvē. Tie gadi un tas laiks mums šeit ir dots, cik viņš ir, un tad saproti, kas ir tas, kā tu gribi dzīvot,
cik ļoti tu gribi dzīvot naidā vai mīlestībā, un kas ir tas, ko tu dzīvē gribi izdarīt. Patīk teiciens, katram savu cīņu izcīnām. Protams. Katram ir savas cīņas, savas problēmas, kādam lielāks, kāds mazāks. Katram savs ceļš ejams. Nezinām, kur, kā viņš atbalsosies tajā mūžībā, bet saproti, kas ir tas, kā tu gribi dzīvot un kas tu gribi būt. Un mēģina salauzt stereotipus sev apkārt. Ir jābūt tāpēc, ka tā saka, vai tie rāmji, kas mums ir apkārt. Nu, nē, es jau nevarētu, vai tu ej ceļu, ko tev sirds saka, ka tev riebjās viņš, bet tu tāpat nē, man jau nav variantu. Lecat ārā no tām šaubām, salaužat to stereotipiskos rāmjus un vienkārši mēģināt saprast, ko tu gribi darīt. Ko tu gribi darīt, kas ir tas ceļš, ko tu gribi iet. Un ticat man, ja jums izdosies salauzt tos rāmjus, tas nav 100% visās situācijās, es to nevaru teikt attiecināt. Kādam ir grūtāk, kādam ir savādāk, kādam ir tā emocionāla uztvere, kādam tie faili no bērnības tādi ir jau iekšā tādi iekodēti, ka viņi nevar vairs tam pretoties. Bet ja tu spēji aizdomāties, ka tu vari būt citur, tad sapņo, tev to neviens nevar aizliegt, un kādā brīdī sāc spērt soli pretī tam sapnim. Dari to, pis visu pārējo apkārt. Vienalga, ko cilvēki tev saka, dari to, ej uz to, ko tu gribi darīt. Jo es uzskatu, nav ko ilgi domāt, vienkārši vajag maksimāli ātri kļūdīties. Ātrāk kļūdīsies, ātrāk tiks uz priekšu. Jo daudz cilvēku baidās kļūdīties. Labāk ātrāk to kļūdu pieļauj, ja viņi būs kļūda, varbūt izdosies. Oi, veicīt, mēs esam grēkotāji pasaulē dzīvojam, dualismu pasaulē, te būs labs, te būs ļauns, es to esmu runājis par to jau. Kļūdīties, tas ir cilvēcīgi. Zini, kas ir ļoti svarīgs, un tā ir arī mana problēma. Es šo teikšu, attiecinot arī uz sevi, es sev to atgādināšu. Kā es sevi, viens no momentiem, kuros es sevi ļoti nospiežu savu enerģiju, un kuros es nodarbojos ar pašiznīcināšanos, tas ir tad, kad es nokļūdos, un es nenormāli sevi vainoju. Es esmu tāds cilvēks, kā es sevi vainoju, tīpaši, ja es tuviniekam kādam neapzināti negribot izdarīt pāri saviem gļukiem, demoniem, kaut kādām nepareizām izvēlēm. Es baigi sevi nosodu, ļoti sevi nosodu. Arī, kad es emociju karstumā esmu pateicis kaut kādu frāzi vai kaut ko aizvainojošu, ko es neesmu gribējis, un es redzu, ka tas ir atstājis savus pēdas uz tā cilvēku. Es vēlāk pārdzīvoju par to ļoti. Bet mēģināt iemācīties tik ļoti sevi nenīcināt ārā tajā brīdī. To jau vairs nevar izmainīt. Vienkārši mēģini, tas, ka tu pārdzīvo, tas nozīmē, ka tev ir sirdsapziņa. Tā tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet tagad mēģināt sevi iznīcināt arī nav nekāda jēga. Vienkārši mēģini darīt tā, lai tas vairs neatkārtojās. Un viss. Kurš bija tāds gadījums, kur tu varbūt vairāk sevi tā kā nicināji par kādu kļūdu lietu? Zini kā, tas ir tie kaut kādi attiecību momenti, kad tu esi ar otru pusīti kopā. Tas man ir pirmais, kas nāk prātā, ka tu izdari kaut kā sāpīgi cilvēkam, kaut gan tu neesi gribējis izdarīt sāpīgi. Un, nezinu, atnāc mājās vēlāk, vai vienalga visādas ikdienišas situācijas. Vienalga, jebkurā gadījumā tas stāsts ir, vai dusmu uzplūdumā atceros, tāds viens piemērs, kur es pagrūdu ļoti stipri savu čomu, kaut kādā 6. klasē, es viņu pagrūdu, viņš nokrita pret krēsliem un tā kā nedaudz sasitās, paldies Dievam, viņam viss bija kārtībā un es redzēju asars viņa acīs. Un, dirsā tas ir emocija plosoši tajā brīdī. Es domāju, kas ar mani notiek, bet tu esi psihopāts jau banīs vai kas tev? Un tā es ar sevi runāju pēc tam. Jākontrolē savas emocijas. Ja tu izdari saviem tuviniekiem izdarīt pāri, tā ir pretīgākā lieta dzīvē, kas var būt. Jāmēģina domāt ar galvu. Nu jā, man liekas, kaut kāds iemācies regulēt tieši, kad gāju uz cīņas sportu, vai ne? Un tik galā ar visu tā varbūt dusmām, agresiju. Pieredze, vecums, vienkārši laiks cīņas sports, cilvēki, kurus tu iepazīsti, viedi, gudri cilvēki. Arī tās pašas pieredzes, kurās nonācot, ko es vienmēr esmu teicis, problēma nekad neatrisināsies, vai tu neko nesapratīsi, ja tu neredzēsi problēmu. Ja tu neredzēsi, ka ir momenti, kas ir jāsaprot. Bet, kad tu viņus saproti un tu viņus apzinies, tad tās ir tās entās pieredzes, no kurām tu mācies. Iet laiks un tu audz. Lielākā problēma ir, ka tu neapzinies problēmu. Ka visi tev apkārt, tev ar visiem sanāk konflikts. Tur konflikts. Un tu saproti, ka tu nezini, kā cilvēkam pateikt, ka varbūt viņam ar sevi ir jāpastrādā.
Un tu nevari cilvēkam to pateikt, jo tas cilvēks pats to neredz. Viņš pats uzskata, ka viņam visu laiku ir taisnība. Un tā ir lielākā problēma. Lielākā problēma ir, ka cilvēks neredz savu problēmu, un tad ir grūti. Tā ir grūta situācija, tad tu neaudz savā ziņā. Jeb audz kaut kādos brīžos, tu kaut ko saproti, bet tas progress aiziet ļoti lēnām. Tev var tā bija kādu brīdi, kad tu īsti neredzēji problēmu? Es domāju, kaut kādā mērā visiem tas tā ir. Kaut kur ieslēdzās ego, kaut kur ieslēdzās trauma, vienkārši kuram tas ir vairāk, kuram mazāk. Es domāju, kaut kādos momentos man vēl projām tā ir, bet es vismaz no apkārtējiem tuviniekiem, saviem soulmateiem, tuvākajiem draugiem dzirdu, kad es esmu ļoti audzis. Bet man ir daudz ko mācīties. Laikam varbūt kādreiz, es neatceros, bet diezgan man, kas ir, kurā brīdī tu parādi to, ka tu redzi savu problēmu. Ka tu atzīsti savu vainu, ka tu vari nenoliedzam pateikt, jā, tā ir. Tas ir grūti. Tas ir grūti, bet es 95% to esmu iemācījies. Un tāpēc man ir, kas man aizviļ, man ir momenti, kad es saprotu savu problēmu un es to atzīstu. Un man sejā kaut kādā konflikta situācijā, tur vienalga, kaut kur savā vidē izveidojas konflikta situācija, kur man tieši pasaka, tu neredzi, ka tu esi agresīvs kaut kādos brīžos, ka tu aizvilies. Un es tieši pirms pāris teikumiem pateicu, es negribu šāds būt. Es gribu saprast, no kurienes šī pagale deg, kas ir noticis, kas ir sakne, kāpēc es konfliktēju ar šo attiecīgo, ar šo cilvēku. Kas ir, bet es saprotu, ka tā ir problēma. Es saprotu, ka mana reakcija reizēm nav ok, viņa nav adekvāta. Un tas ir svarīgi to saprast. Un tad es aizviļos, ka man saka, tu neredzi. Es domāju, bet jobaņi šašlīgi, es taču tikko teicu, ka man ir problēmas. Man saka, tu neko neredzi. Un tā man iet ciet. Es domāju, vai es esmu pilnīgi stulbs, vai kas notiek? Kaut kādā dīvainā matriksā es esmu ielīdis iekšā. Visiem, man liekas, tādi momenti bijuši. Bet varbūt noslēdzot par ceļiem, es gribu pajautāt, varbūt kādu trakāku notikumu, ko tu varbūt arī īsti nelepojies. Viens ir par tām kopmītnēm, to es pieminēju. Tas bija pats trakākais, man liekas. Tas bija tāds viss, ko es nelepojos. Tā bija tāda pieredze, kur es izmantoju to savu vārdu, to savu statusu tajā skolā, jo man jau 9. klasē tur man bija izdevies izcīnīt arī cieņu tur. Un tā kā cilvēki un jaunieši respektēja mani, un tad vienkārši es uzskatīju, ka pret mani izdarīja nepareizi, savā ziņā tas tā arī bija, bet es noteikti nebiju tiesīgs tā rīkoties, ņemot vērā, ka tev ir šī vara tavās rokās, un tu viņu izmanto šādi. Savā ziņā tam direktoram, skolas direktoram, pie kura es salidojumu braucu, tas teiciens savā ziņā ir attiecināms uz mani, kā viņš mani sauc, mazais terorists nāk, jo tas bija tāds terorakts sava veida skolā. Ar to es nelepojos. No vienas puses, tev bija taisnība, tev jau uzbruka. Nē, tur taisnība, protams, mēs varam. Es saprotu arī, kāpēc viņi tā, jo es bieži vien biju iekūlies nepatikšanās, un nevienmēr es biju vainīgs, bet mana seja bija klāt. Atceros arī ar kāju nodauzīju pisuāru, kā skrienu, visi paspēja aizmukt, es izskrienu, bet tad arī es biju vainīgs. Skrienu ārā un direktoram tieši klēpīju. Slapš, kāds nodauzīja pisuāru, es visu slapš, kāds, aiz rokas, hop. Es arī biju vainīgs. Katrā ziņā noteikti nevajag izmantot, tagad arī man ir milzīgs rīks. Visu dzīvi tā ir bijis. Man ir izdevies ieņemt kaut kādu savu veidu tās līderu pozīcijas. Un tagad tā ir mūzika, un tā ir plaša auditorija, un tā ir Latvija, un mēs uzrunājam šos cilvēkus. Un ir ļoti svarīgi, cik tu esi patiesa, kas ir tas, ko tu saki savās dziesmās. Tā ir milzīga atbildība. Un tie, kuriem ir šis te rīks, domājiet, ko jūs darat. Un tas ir attiecināms arī uz manu pašu. Arī uz manu, uz kuru visi šitie. Man nedaudz arī leksika jāpamaina dziesmām. Kaut gan tā ir vienkārši, tā ir patiesība. Tas ir jūtos, tas ir tas, kā es gribu to skarbumu ielikt iekšā, bet tai pašā laikā ir augam un mācamies. Man liekas, tas iedod uzsvaru vārdiem. Man vieglāk ir nolasīt to enerģiju, to domu, tās emocijas. Tas ir pa īstam, bet cilvēki baidās no tā. Tas nav pa spalviņai. Tā nav viņa dziesma domāt, tur ir baidās. Jā, piekrīt. Vairāk es tur bērni, zini, kā arī skatās, bet tāpat viņi pagalmā visu zina un dzird, tā ir. Kad es augu, bija prikolis, kas ir vēl trakāk, vai šalle.
kas ir vispār tikai rupja vārdu sastāvā, un pat nav domas īsti nekādas. Jā, šāli taču vispār perabors bija, tāpēc jau noslēpās un šāli. Es zinu, kurš tas ir, neteikšu, sorry, bet... Domāju, ka viens no translatoriem. Neko nezinu. Bet... Nu jā, kas vēl bija tāds izteikti skolā, ko es izdarīju? Reku, labs piemērs par agresiju, kāda tur bija. Tu esi minējis, ka tu maksāji, lai tevi neaiztiktu. Par to var pastāstīt. Nu, tur bija čalīts, kas nāca pie mums, jā. Nebija tā, ka konstanti tā maksāšana bija. Nebija tā, viņš ka bija pieaudzis? Jā, protams. Jā. Nu, viņam bija 19, 20, 21. Mums bija 12, 13 gadu puika. Tā ir milzīga atšķirība tajā laikā. Un tas bija spējīgs čalis. Viņš nāca tur normāli. Viņš arī vietējiem tur daudzi baidījās no viņu un respektēja. Viņš tur piepīpēt visiem varēja iedot un tā. Alkohols patika patusēt, iedzēra, un tad kaut kādai pudelītei varbūt pietrūka, un tad nāca gar logiem. Noķēra kādu no mums, un man bija bail no viņa. Tagad vispār es skatos uz to, skatos uz sevi tajā laikā. Žēl, ka tam, kas es biju tajā laikā, nepiegāju šitas čalis. Ja šitas čalis tai pieiet un viss sakārtot, un pateikt, viss kārtībā, puika, nebaidies, mēs tūlīt šitos bulīs sakārtosim. Nu, bija tā, tas nebija regulāri, bet bija džekiņš, kas atnāca, bet arī šeit es saku, naids ir tāda lieta, naids atriebība, tā ir lieta, ko cilvēks neapzinās, viņš sēž, viņš heito, viņam izmetās internetā video, šitais te pidaras. Tā jau vairāk skauša. Jā, un tā skaušana, nē, es runāju par to, ka tev kādreiz ir bijušas attiecības, kāda cilvēka vai nav bijušas attiecības, es runāju par to, ka tev ar kādu, bija labas attiecības, kā piemērs, un tagad viņš tev ienīstēļ kaut kādām situācijām. Un te izmetās, un tev viss dzīvē notiek labi, un tu, tam cilvēkam, kas dzīvo tajā naidā, viņam vēl vairāk dirsā kaut kas aiziet, un aiziet kaut kādas problēmas notiek dzīvē, un tā. Cilvēki bieži nesaprot, ka tu sev nenormāli nodari pāri ar to naidu, ka tu dzīvo tajā burbulī. Atlaid, pofīgi. Lai tam cilvēkam viss izdodās. Es gājāt savu ceļu, pašīrās tie ceļi. Super. Galvenais, tā kā, ja jūs viens otru labā esat darījuši kaut ko, un jūs tur viens otram beigās sūtat cieņas definīcijas un tā tālāk, tas viss beigās ir lieki. Tajā brīdī labi, tur visi abi divi esat karstumā, bet beigās ej savu ceļu, to ej savu ceļu. Galvenais, tas, ko es gribēju ar to pateikt, dzīvo tajā naidā, tas beigās atbalsojās pie tevis pašu visvairāk. Un tas traucē izaugsmai, tas traucē itin visam. Tas vienkārši tev grauj iekšē, arī man tā ir bijis. Kamēr tu nepalaid, tu vienkārši pats netiks tālu. Un cilvēki jūt, tu, piemēram, esi labs džeks, tu dzīvo tai naidā, un tev čomi vienā brīdī sāk prasīt apkārt, kas tev ir? Ko tāds uzvilcies? Es vecīt, taču es esmu tavs homijs, viss kārtībā, do 5. Un Dievs dod, lai tu tajā brīdī aizdomājies, taču kaut kas nav. Un tas ir dēļ tā melnā sūda, kurā tu tur kulies. Atlaid. Katram Dieviņš visu saliks pa vietām, un visi mēs kļūdamies un kļūdīsimies, bet noteikti tev nevajag skatīties uz cita nagiem, cita pirkstiem, lai viņš dara, ko viņš grib atlaid. Un tie paši heiteri, lai viņi ir, viss kārtībā, maucat, darat savu lietu, super, jūs esat motivācija, bet ieciklēties, tur mēģināt atriet. Protams, grūti, ego, kaut kādos brīžos arī man ir grūti. Kad man ir vienu heiteri, es nesen nobanoju no savu YouTube kanālu. Parasti es atļauju tiem komentāriem, tur būt raksta, ko gribat, bet, kad es ieraugu, ka viens šalis tur non-stopā 2 gadus vienu un to pašu, nopietni vecīt, kad tu izdomās vismaz kaut ko jaunu, es izdomāju, nebūs tev, Sudrabs man šito labi pateica, priekš kam viņam dot vispār piekļūt tavam kanālam, met ārā viņu, ko viņš tur smirdēs visu laiku. Lai viņš ir, lai viņš tur dzīvo un vārās. Viņš laiku rakstīja vienu to pašu, ko viņš... Līdzīgi, tas vienmēr es to profilu jau biju piefiksējis, kad tur ielido konstanti vienkārši. Kad man ir bijuši dzīvē pa kaut kādas pāris momenti, kad tu aizdomājies, kas notiek tā cilvēka galvā. Vai tiešām tas ir varbūt kāds cilvēks, kuram tu ceļu dzīvē nošķērsoji, vai varbūt tas ir kāds no tavas pagātnes, ar ko jūs gājāt vienu ceļu un viņam te ir grūti, bet tu izšāvi, tu kaut ko sāki darīt savā dzīvē, tu sāki darīt, lai sasniegtu mērķus. Kas ir tā persona, kura tik ļoti tā kā gadiem viņa rakstīs vienu un to pašu sūdu, bet iemetīs akmeni tavā dārzā. Iemetīs par katru cenu. Vienalga, arī šeit, šī ir
viena no grūtākajām sarunām, pati grūtākā saruna manā dzīvē. Es ceru, ka šī būs pēdējā. Par šīm te bērnības lietām un tā. Es daudz ko esmu atlaidis, bet daudz kas man tomēr atgādina tā sāpes un tā. Bet pat šeit kāds iemetīs akmentiņu. Nu tā ir, bet tam cilvēkam es novēlu vecīt. Atrisini to, kas notiek. Es gribētu redzēt, ko viņš varētu ierakstīt. Tev jau paveicās, nezinu, es pat nezinu, kā uzrakstīt. Nē, standarts, es jau varu pateikt, ko. Tas tāpēc, ka sudrabs. Tas tāpēc, ka reiks. Labi, kā tik ar no šīs vidas, kā tu izteici šajienas, kas tad bija vainīgs? Reiks. Edžons. Varat pēc tam, pēc sesiem sanāk, ka tu biji tehnikumā, ja? Jā. Es pabeidzu. Un tu mācījies par ko? Es gribēju jūrniecībā iestāties savu labāko bērnības čomu Ilmāru. Bet? Mani nepaņēma pretī, un tur atkal, vienmēr tas stāsts vienmēr vēl kas līdz. Viss bija labi, atzīmes man bija super, dabūju visus dokumentus. Kaut ko vārds pa vārdam, tā, kas pieņēma dokumentus, bija matemātikas skolotāja, viņa bija viena galvenā arī mācību daļā. Kaut ko viņa man pateica, un es pateicu pretī toreiz tajā pieņemšanas dienā. Un bija tieši palikusi kaut kāda pēdējā diena, viss pieņemšana beidzās nākamajā dienā. Un viņa atrada, par ko piekasīties, kāpēc man nepaņem, bet viņa beigās nepaņēma, tāpēc, ka es izlecu par daudz, nosprēgāju kaut ko. Un es netiku tajā skolā iekšā, bet atkal, augša sakārtoja. Man nevajadzēja būt tajā skolā. Tas nevarētu būt jūras skolā, tur jau viss pēc likumiem, hierarhijas, vispārējais. Un tas, kad es bļāviens runājot pa telefonu, tagad es te breikoju zem galda kājas, es nevaru nosēdēt uz vietas, man skatuve, muzons, kustēties, iedvesmot, darīt, kāpt, sasniegt virsotnes, tas ir mans. Uz kuģa sēdēt, tas ir super. Šaurauts matrožiem, es gribēju tur iet, jo man patīk tā tēma, un man čoms ir jūrnieks, bet tas nav mans stāsts. Un dzīve salikās, aizgāju uz Jūrmalu. Jūrmala bija grūts laiks, tur sākās man pabuhāšanas, bija momenti, kad pirmie tāda kārtīga iemešana pa lampu un tādas lietas, tur sākās tam visam spektram es izgāju cauri tam dzīves periodam, bet, MMA Jūrmala, pirmais cīņas klubs, tur es sāku trenēties Šaurauts Edgaram Lipskiem, iemācījos pašaizsardzību tā pa īstam, lai iedot sevi to konfidenci, kas man ir tagad, ka es zinu, es iešu pa ielu ar savu ģimeni, es pasargāšu viņus. Vismaz ne tikai tas, ka man ir drosme, bet tas, ka man arī ir, es esmu apguvis to jau, es vairāk vai mazāk zinu, kā to darīt. Cīņas sports, atkal vēl draugi, tad caur to skolu kaut kāda, tur jau aizgāja, tur tie ceļi aizgāja tā, ka vēlāk jau es iepazinu Reiku, un vēlāk es iepazinu Lakī 13 Ivaru, kas man daudz ko biznesā iemācīja, un tur viss, un kaut kā tā puķa. Kad tu sāki iet cīņās, tad bija doma aizstāvēt, vai bija doma jau kādam atriepties? Jā, tā atriepties. Man bija īstenībā, mani pamatskolā aizskāra viens džeks, viņš man zobus nošķaidīja priekšējos. Un smadzenes atricinājums pirmais man bija, es slimnīcā gulēju, tur viens šalis. Un viss arī, kādas situācijas dēļ atkal. Jo viņš abižoja vienu manu klases biedru, kas izskatījās pēc Harry Pottera, un es vienkārši neļāvu, un es iestājos pa vidu. Viņam uzsit ego. Ko tu šmurguli iedomājies vispār? Tagad nostāties man pretī. Un viņš tā ego dēļ baigi uzēdās uz mani. Sāka močīt, abižot. Es saku, slimnīcā gulēju viņa dēļ. Un tie bija tādi divi. Tas čalis, kas šādi piečuku paprasīja, tas no rajona, kas nāca, tas nebija tik izteikts tāds. Tas nav atstājis manā prātā tādas atmiņas nepatīkams, kā tas džeks, kas mani abižoja. Respektīvi, tādu traumu, tādas sekas neatstāja tas otrs čalis. Jo šitais bija tā, ka es iepazinos ar naidu. Es izgāju tai gammai cauri, es sapratu, kas ir naids. Un šitais čalis bija motivācija. Es sāku trenēties, un tas arī, un es sajūtu uz savas ādas, kā ir tad, kad tu dzīvo naidā. Tas bija arī izteiktākais periods. Es tehnikumā rubījos ļoti daudz, es uz klubā, kad kāds nepareiz vārdu pateica, es ātri uzvilkos, un man ļoti, es izgāju cauri visam šī tāda ielu dzīvē izteiktai. Un līdz brīdim, kad es sapratu cepuru no Streikam, kurš man bija ļoti labs padomdevējs. Viņš ļoti visu laiku emocionāli bija ar mani un mēģināja runāt. Viņš man palīdzēja saprast, ka es dzīvoju naidā. Viņš man vienreiz pateica, viņš saka, vecīt, es negribu, lai tu visu dzīvi nožēlo, ka tu esi kādu noguldījis uz zemes pavisam. Viņš saka, es negribu, lai tu dzīvo vainas apziņā. Es negribu pie tevis iet uz cietumu. Es negribu, lai tu kādam nodari pāri. Atrisini to, kas ir tevī. Un tās frāzes, ko viņš man pateica, ka manī kaut kas ir jāatrisina, vispār sagrozīja visu man galvā. Es saprotu to, ka ir kāda problēma. Un tā problēma bija tāda, ka es dzīvoju atriebības vadīts.
Tāpēc sāku trenēties un tā tālāk. Un vienā dienā vienkārši es ļoti, nevis vienā dienā, bet bija tāds periods man dzīvē, ka es ļoti daudz par to domāju. Un tad vienā dienā es vienkārši to atlaidu. Es sapratu, tas džeks rīkojās atkal ego vadīts. Arī viņam ir kaut kādas traumas. Arī viņš ir tāds dēļ kaut kādām grūtībām bērnībā, es nezinu. Un es vienkārši izvēlējos ceļu saprast to cilvēku. Un es to naidu atlaidu. Bet paldies viņam, tas man iedeva motivāciju trenēties un kļūt spēcīgam. Un to es arī izdarīju. Bet ar to džeku vairs nesatikies vispēc cīņas. Nē, ja es satiku, man būtu interesanti viņu satikt. Es iedotu krabi, ko tu vecais, kas ir? Es kārtībā. Tad jau, kad mēs jau pieminējām par Reiku, varbūt tad pieminēt, kā vispār tavā dzīvē sākās reps, jo pa lielām tu sāki cīnīties tajā laikā, jo sākās kaut kas. Tu jau pārsvarā klausies repu, jau, kad tu biji maziņš, ja? Jā, man reps sākās Sētā ar Ozolu. Ar 50 centu, ko es redzēju pa ZTV raidījumu, un tad ar Ozolu. Un tad manam vecākajam onkulim Egīlam, kā viņam bija playeris, kasete, kur bija 50 Ozola dziesma Rajons vai pat vispirmais albums. Un vēl viņam bija Fact dziesmas. Viss sākās ar Fact Ozolu. Un tad es sāku klausīties, un man iepatikās tas, kā arī apkārt to uztver. Kā mans onkulis arī stāsta par to, ka jā, Ozols, tas ir tas. Un tu redzi, kā tāds Ozols, kā čalis ar lakatu ap galvu apsieta, tur zobus rāda un tā viņam tur rajona klipā tas suns un tā un kādu viņš impaktu atstāja uz apkārtējiem. Un man patika tas, ko viņš radīja. Man patika, kas notiek ar džekiem, kā visi baigi alfamēli paliek, repaki staigā, jo. Man patika tas viss. Es sapratu, ka man tas rezonē. Es labi, vecitiņi, let's go. Tad es klausījos to Ozolu dziesmu Rajons no galvas, iemācījos vēl projām. Es praktiski viņu visu zinu no galvas vēl projām. Un tā sākās. Bet nekad, kā jau es minēju, es bērnībā vienmēr, ja man prasīja, kas būšu, es teicu dziedātājs vai pavārs. Nekad iedomāties nevarēju, ka tiešām es aiziešu šo mūzikas ceļu. Ka tu būsi pavārs. Un ka es arī mācīšos par pavāru tehniku kādu brīdi. No manis pavārs tur baigi labs nesanāca. Un dārznieks tāpat, jo pēc tam 2 gadus vēl dārznieks es biju. Vai 3. Haltūrē es tur vairāk neko nedarīju. Diezgan daudz degradējos tajā laikā. Līdz brīdim, kā atradu sevi un sapratu, ko es gribu darīt. Bet, Reiks bija milzīgs pagrieziena punkts manā dzīvē. Reiks tieši Reiks, kas viņā tieši iedvesmoja, ka tu viņus klausījies sākumā, bet nezināja vēl īsti. Zini kā, tajā laikā tas būtu bijis labs jautājums. Kāpēc man rezonē tieši viņa muzons? Jo viņš iznāca jauns džeks, tāds breketē mutēs, repoja tās rīmes, ko viņš met. Es domāju, kas ir tā sajūta? Man zosāda metās no viņa muzona. Tagad es saprotu, kāpēc. Jo es ticu, ka ir tās dvēseļu grupas. Tie cilvēki, kurus mēs satiekam un ar kuriem mēs viens otram ar kuriem kopā mēs izpildam šo te misiju un ejam kaut kādu ceļu vai līdz galam ejam ceļu kopā, jūs esat saistīti un jums ir kopā darāma misija. Jums ir kaut kas, kas ir jāizdara. Jūsu dvēseles ir saistīts un jūs ļoti labi saprotaties. Un tagad man reizē es saprotu, kāpēc man uzrunāja tā Reika muzons, jo viņš vienkārši ir manējais cilvēks. Es viņu satiku no pirmās dienas, un mēs sapratāmies no pusvārda, un es vienkārši saprotu, Tu atceries to dienu, kā tu viņu satiki? Pilnībā, precīzi, katru dienu. No sākuma, kad es viņu satiku, es biju fanboys, mēs braucām. Es biju, tur tas stāsts ir garš, bet viss sākās ar vienu koncertu, kur man saveda kopā. Es uzreiz sāku haslot, teicu, es dzirdēju, ka tu gribi trenēties, es trenējos MMA Jūrmalā, varam uztaisīt reklāmu un tā tālāk, par šito. Tas stāsts, ir garš, bet viņš pateica, davai. Viņš bija ieinteresēts tajā, un mēs samainījāmies ar numuriem, viņš man un tā tālāk, un es viņam uzrakstīju pirmdienā, es viņam uzrakstīju, un atbildi tā kā nebija. Es domāju, kāda iespēja, ka Reiks uzrakstīs, un Reiks man atbildēja. Un tad jau nākamais etaps, mēs braucam vilcienā, skatīties MMA Jūrmalas treniņu, un tā, ko mēs tur varētu iefilmēt, atceros. Viņš brauc no Rīgas, treniņi notika Majoros, es iekāpu Bulduros pie skolas, un tad es skatos, vēroju viņu vilcienā. Es domāju, ar Reiku brauc vilcienā, Tur bija šī ieskatīt par to ķēdīti, to risku, ko tu uzņēmies arī tajā brīdī. Tas var būt tāds. Ka es iemetu draudzenes ķēdīt Lombardā? Jā, tur, tas par to es arī esmu. Es uzhasloju tās iespējas. To es uzhasloju. Kaut kādā intervijā es jau to biju stāstījis, negribu vārds vārdā, tāpēc vārds vārdā negribu atkārtoties, jo es to biju stāstījis jau, bet vienkārši es biju tik milzīgs fans
Un es reāli, ja kāds man pateikt, tu nopirki iespējas, tu tur samaksāji soteku vai kaut ko. Tā arī bija. Es uzhasloju iespēju. Es pateicu Reikam, ka mans klubs maksās naudu par to, ka mēs uztaisam reklāmu un tā tālāk. Bet īstenībā es to biju izhēmojis jau pats, ka es iedošu naudiņu ķipa no kluba un nevienam neko nepateikšu. Un, tāds arī notika. Cūcība sanāca tajā, ka es gribēju izpirkt to ķēdīt ārā. Un tā kā man nesagāja, man nebija nauda un tā tālāk. Un beigās tā mana draudzene atrada to lapiņu ar to Lombardu lapiņu. Tas ir atkal vēl viens čings, kauna moments. Viens no lielākajiem pazuriem manā dzīvē. Tā notika. Bet tā ir mana dzīve, man nav kauns to pastāstīt. Es to esmu stāstījis jau. Tas tā nebūtu tas, kur tu esi. Ja, tieši tā, bet tā notika. Bet tas ir tas pazurs toreiz, kad viņi atrod to lapiņu. Es domāju, kur lai ielien? Bet tā notika, jā, un viss. Šeit ir mums atsevišķi podkāsts kādreiz jāuztais tieši par to, kā ceļš salikās tieši ar Reiku un tā tālāk, bet īsumā vienkārši, viss es sapratu, kāpēc man rezonēja viņa muzons un tā. Tas ir mans cilvēks, viņš saprot mani, cik daudz padomus viņš man dzīvē. Tas, kā es šobrīd runāju un kā es analizēju lietas, es ļoti daudz ko paņēmu no viņa. Man ir vēl tas drives un tā neatlaidība. Ļoti daudz ko pieliku no sevis un tas mani aiznesa līdz tam līmenim, kur es esmu. Un es ticu, ka var labāk kontrolēt savas emocijas, nomest savu ego kaut kādos brīžos pavisam malā. Kaut kur viņš ir vajadzīgs, bet kaut kur tev vienkārši ir jābūt cilvēkam 100%. Un Reiks ļoti daudz izmainīja manā dzīvē. Un vairāk šie te karakteri bija. Vairāks ģimene, mana vide, kur es augu. Tēvs, Reiks, arī tās sliktās pieredzes. Tas čalis, kas man daudzīja skolā. Lucky 13 Ivars, kurš man daudz iedeva biznesā. Un arī tas arī kaut kādu lomu spēlē. Es gribēju tieši teikt tikko. Lucky 13 Ivars, kurš arī man tad, kad vajadzēja iepresēja un tā tālāk, bet viņš man ir sensejs un es vienmēr būšu pateicīgs un lojāls viņam. Tā tad jā, nākamais apvienība kreisais kras, kas paņēma mani lielie reperi, paņēma paspārnē un pateikt, šitam čalim ir ko pateikt. Un ka visi teica, kāpēc jūs to Denis Kras stāvēja par mani? Un es esmu cilvēks, kas zina, kas ir lojalitāte, un es to nekad neaizmirsīšu. Man būs iespēja, es atdarīšu Krastam ar to pašu. Savā veidā mēs esam viens otram tāpat izpildījuši jau uzdevumu. Es taisīju muzonu, viņi taisīja muzonu, mēs tur draudzējāmies, bijām viena liela ģimene. Daudzi cilvēki, tas pats Sudraba sirds tagad pildā ar Sudraba sirdi, ar muzonu. Mans muzons aizgāja citā līmenī, vēl tie, kas ieraksta pateicoties Sudraba sirdī. Viennozīmīgi tas līmenis, ko es šobrīd sasniedzu muzonā, tur ir ļoti liels spēlētājs, tam ir Sudraba sirds. Jo es esmu tāds cilvēks, es varu spēju nolikt savu, man nav ego, es esmu labāks vai ko. Pamāci mani, vecī, tu agrāk biji jēra, es tevi klausījos. Tu repu skaiti, jebaļkā, pamāci vecīt sensei, iedod man to padomu. Viņš dod un es ņemu. Un visu, un es mācos, un rīmēju savādāk, un taustos, un daros. Ko tu pamanīji tieši vēl Bačā, un ko Bačs par tevi devis? Kaut kur tas sevi rezonēja arī? Jā, ar Baču bija tā. Es redzēju divas personības internetā. Viens ir tas sirsnīgais cilvēks, kur acīs es redzēju, ka viņš ir labs kaut kādos videoklipos atsevišķos, kuros viņš izteicās. Un otrā videoklipā, pilnīgi tas čereššurs, ko viņš tur runā. Un es domāju, man palika interesanti, kā tur ir. Tad mums tajā brīdī es biju vēl tajā industrijā, kurā es vairs neesmu, kas ir saistīts ar gamblingu, mums bija tie strīmi. Un mēs tā kā saucām viesus, un mēs prasījām mūsu čatam arī kādu viesu pasaukt. Un visiem bija interesanti, protams, šis te unikālais personāžs, kas izšāva Bača, pasaucat viņu. Un daudzi savējie teica, ka nevajag, viņš tur izsakās par bērniem, tur visādi nesmuki un tā tālāk. Kaut gan tas ir viņa gļuks, viņa galvā, kur kāds viņa esot. Un, kā jau es teicu, viņš ir labs džeks, viņš vienkārši peld kaut kur ne tur, kur vajag peldēt, bet tā ir atkal nervu sistēma un pieredze kaut kāda. Anyway, es jūtu, ka viss nav tik slikti, kā tas ir internetā, un man vienkārši palika motivācija. Pirmkārt, cilvēki to grib redzēt, es sapratu, ka tas būs līmenis uz skaitļiem, itin uz visu. Un otrām kārtām man pašam palika interesanti, kāds tad tu īsti esi. Un es iepazinu to čalu un sapratu, ka viņš ir gļukains, jo īpaši, kad viņam nostaigā nervu sistēmu, kad viņam sakairina to nervu sistēmu visādi šitās azartspēles un vispārējais un kaut kāda agresija un konflikta situācijas. Viņš ir cilvēks, ar kuru mierīgi vajag runāt, un viņš ir ļoti gudri un loģiski domājošs cilvēks, bet viņam ir savs mentāls problēmas. Bet stāsts par viņu es vienkārši gribēju saprast, kā tur ir īsti.
Un tā, kad es viņu pasaucu, es sapratu, ka dziļi sirdī viņš beigās ir labs čeks. Labs čeks, kuram vajag palīdzību. Un tas nostrādāja tā, tas pat nebija vadīts uz biznesu. Nebija tā, mēs viņu pasauksim, tagad visu laiku strīmosim kopā. No biznesa viedokļa tas arī tā salikās, vienkārši viss atkal ķēde salikās. Un mēs izpildījām to funkciju, ko mēs gribējām izpildīt. Mēs satikām, mēs pasaucām, satikām, iepazināmies, un tad es pamanīju to, ka viņam vajag palīdzību. Un es viņam šo palīdzību devu. Gan kā draugs, gan kā kaut kādos momentos, tur, ka viņš iekūlās ķezā un tā tālāk. Vienkārši mēs bijām tie cilvēki, Daņiks, mēs bijām tie cilvēki, kas neatgāja no viņa nevienā brīdī, arī tad, kad viņam bija grūtības, un viņš sēdēja mājās un dzēra zāles un tā tālāk. Saprat, ka tas ir labs džeks, kuram vajag cilvēks, kas viņam palīdz. Un mēs ieņēmām šo lomu. Daudz teikt redzēja noteikti TikTok, kur viņš nebija baigi pateicīgs, kur bija neliels konflikts. Kā tagad ir viss kārtībā? Es izdarīju to secinājumus, jau es saprotu īstenībā, kā jau es minēju, ja viņam nokairina nervu sistēmu, viņš var sākt pīt tās sazvērstības teorijas. Reperis, ātanists un vispārējais. Vakar man tieši bija saruna ar viņu. Viņam tur tiesa atkārtojās un tā, un viņš man uzvanīja un nedaudz tā kā saprata, atkal atnāca pie tā, ka es jau esmu tas cilvēks, kurš viņam vienmēr palīdzēs. Es viņam esmu to teicis, es viņam neuzgriezīšu muguru. Viņš uzvanīja, mēs forši parunājāmies. Toreiz tas viss, kas internetā notika, man arī bija ļoti slikta diena. Kaut kur viņš ir raspizģais, jo viņš nav idiots. Viņš ļoti labi saprot lietas, un tāpēc es arī aizvīlos kaut kādā brīdī. Viņš vispār nav muļķis, jā, viņam ir tas viņa emocionālais aspekts, bet viņš nav muļķis. Un toreiz bija tā, ka viņš tā sapina visu to, ka viņš bija dusmīgs uz mani un tā, jo mums bija viena zobārstniecības reize, tas ir tas secinājums, ko es izdarīju, kur viņš uzmeta, neaizgāja, vēl viens mans čoms, kas neaizgāja, un sanāk, es esmu loha lomā tur tai zobārstniecībā. Un tā es uzbļāvu un pamācīju viņu, sabļāvu viņam virsū, es saku, precīziem vārdiem, bač to hujel, es saku, mums bija sarunāts, es būtu samaksājis, tev vienkārši bija jāiziet, un es tur uzbļāvu viņam virsū. Viņš paņēma to sāpīgi. Es sapratu to, es izdarīju to secinājumu. Un pēc tā strīma, kas tur notika, es ieju iekšā, viņš saka, nāku. Un tad es viņam tur to fašku uzšāvu un viss tas aizgāja. Bet tas ir true, visu, lai cilvēki to redz, tas viss ir patiesi. Es pēc tam visu pārdzīvoju nedaudz par to izveidojušo situāciju, izsecināju, kas notika. Pēc strīma vēl piezvanīju, atvainojos un tagad ir ok. Bet redzi, viņš ir, viņam notiek tas viņu staro un tā tālāk, tas viss gļuks, kas notiek, viņš notiek vienkārši un viss, un apvainoties tur uz to cilvēku, toči nav nekāda jēga, viņš ir labs cilvēks, tas ir galvenais, un daram, ko varam. Runājot tagad par aktuālām lietām, tev šogad bija dziesma, kas bija reāli topā pasēdēt, viņi pat nopelnīja EHR busu, un tu bija augstos topos, bet tomēr Gamma, kur apbalvo visus labākos mūziķus un dziesmas šī gada, tevi neuzaicināja. Kāpēc tā notika? Nē, kā uzaicināju uzstāties. Uzstāties tikai. Jā. Te ir vēl viens moments, es tur kaut ko papīkstēju internetā, mēs sev paši iešāvām sev kājā, mēs vairs nespersim tur kāju, mēs arī nespersim tur kāju vairs, bet bez abidām. Mēs vienkārši saprotam, ka tas mūsu muzons ir no ielām, viņš ir patiess, viņš ir skarbs, mēs neesam, mums nav labeli. Mēs neesam tajā industrijas plaknē, kas ir tie cilvēki. Neesam ar nevienu tur rītīgi stačumojušies un tā. Es nezinu, kā tas notiek. Bet anyway, viens ir skaidrs. Mēs ejam savu ceļu, viņi iet savu ceļu. Visu un bez abidām. Neko sliktu par Gammu nesaku, tas ir krūti, tas ir augstākais apbalvojums Latvijā. Un lai strādā vienkārši tas, kāpēc mēs varam daudz un dikti prātot un domāt, kāpēc viņi nepaņēma mūs, kāpēc viņi izdomāja, ka mēs neesam iedavuši pietiekam lielu, tā kā viņi tur pateica. Es domāju, kāds ir vērtējums, tev jau jāstāsta statistika. Zini, vecīt, es tev godīgi pateikšu, zini, kā ir. Nevis kas ir vērtējums, bet kas vērtē. Tur cilvēki pirmām kārtām, cik tā kā punktuāli viņi to dara, otrām kārtām, kas tiešām ir tai repā. Iespējams, liela daļa tajā burbulī nemaz nezin, kas ir Denis. Viņi neklausās, un viņi... Man, piemēram, ir tā Gammas, man tur pateica, tu biji izpārdevis pa lādījumu, bet mēs to nezinājām. Jums ir profils, kur es aizpildīju. Tur visu var izlasīt, ko es iepriekšējā gadā izdarīju. Anyway, tas, kas vērtē, un iespējams pirmām kārtām, cik viņi objektīvi var vērtēt repu, ko viņi domā par repu, tas ir viens no jautājumiem. Es nezinu, kas vērtē. Un otrām kārtām, cik punktuāli viņi tiešām ieiet tajā iekšā. Un trešais, kas ir visdrīzāk galvenais faktors, tie cilvēki nemaz neklausās mani. Viņi nezin, kas es esmu, līdz ar to viņi neiedzinās. Un tāpēc rodās šādas situācijas. Plus vēl mūsu, kā jau minēju, mūsu muzons ir agresīvāks no ielām. Tāds ļoti trū, bet smags.
ar rupjākiem vārdiem, un to iespējams ir grūtāk uztvert. Kaut kur vēl kāsīts tiek pieminēts vispār, un šitiem mēs pāpliejam. Zini, cik grūti visdrīzāk, es domāju, ka ļoti daudziem bija grūti pieņemt mūsu dziesmu pasēdē. Kādas tikat maskas par to, es nezināju. Jūsu dziesmu iespējams ārzemē klausās. Nu, bļāviens, es esmu 50. Tad jau es toču esmu 50 kaut kāds mazdēls, vai kā angliski es maucu, vai kā mūsu... Jā, kā mūsu tur tās maskas bija tik dīvains, es vienkārši domāju, vai jums tiešām liekas, ka jūs man to iestāstīsiet. Es taču zinu, kas notiek. Es taču redzu, kas notiek. Es taču redzu, ka mūs vienkārši neņem pretī. Tas arī viss. Un tad hitu mēs izcīnījām busā, jo tas ir āģiņš un tā tālāk. Tagad, protams, mūsu dziesmu 10 nedēļas bija klausītākā dziesma Latvijā. Viņi noturējās to. Es redzēju skaitļus tajās dziesmās, kas ir karoči, es negribu teikt, ka mēs tur visu esam pelnījuši un tā tālāk. Anyway, es sapratu, ka īsti mūs neņem pretī tur. Un viss kārtībā nevajag arī. Tas tāpat ir augstākais apbalvojums. Jūs izveido savu nomināciju, kur jūs izvērtējat. Tur jau tā lieta, ka nevajag mums neinteresē tās balvas. Kāpēc es arī iestājos par to un runāju par to? Arī es tur vēl vienu platformu biju nokomentējis. Nesaukšu vārdā, nav svarīgi, bet arī viņi ir malači un viņi visu dara pareizi un tā tālāk. Vienkārši kā tiek vērtēts un cik objektīvi tas ir. Negāj stāst par balvu vai kuru vietu ieņems mans albums. Par to patiesību, cik godīgi mēs esam, cik objektīvi mēs esam, par to gāja runa. Balvu saņem patīkami, bet ne balvas dēļ mēs to darām. Cilvēku dēļ mēs izsludināsim lielu koncertu un dosim cilvēkiem, ko viņi grib, un iesim pretī savam sapnim. Anyway, nav abidas vispār. Gama ir gama, tas ir augstākais apbalvojums, un Krutika Latvijā kaut kas tāds ir. Vienkārši cīnīties par to, lai mūs tur pieņemtu, nav motivācijas vispār. Mēs darām muzonu priekš sevis un priekš saviem klausītājiem. Ja tā notika, paldies, tas vēl iedeva papildus motivāciju. Viens tas punkts man gan bija tāds, ko? Tā kā mēs neesam pietiekam lielu pienesumu devuši Latvijas hiphopam. Bļāviens, jūs smejaties, tā kā, kas uzvar Latvijas hiphop balvu, tā kā, cik mēs, kas kādu pienesumu, neiet runa par to, kas uzvar, bet kas tad ir pienesums, ja mums ir izpārdot koncerti, cilvēki motivējās, tāds vai fruktiņš kā tu, mums šāda saruna, tu pasauc, es tev esi interesants, mums ir šāds podcasts, manu muzonu klausās, tā kā, cik daudz tika izdarīts, tad te ir jautājums, kas ir tas pienesums, ko nozīmē pienesums hiphopam. Vēl tas bija tāds punkts, es domāju, ko? Kāds vēl pienesums, tad kas ir tas pienesums? Bet anyway, tā bija atkal motivācija, laba pieredze, cepuri nost balvai, lai viņi dara, ko viņi dara, tur iet mūziķi, to atbalsta lieli cilvēki un viss ir super. Vienkārši kārtējo reizi. Mēs esam pozīcijā. Underdogs. Un mēs turpināsim darīt, ko underdogi dara. Jā, pastiprināja tos dziesmas jēgu vismaz. Devos savu. Zini, kas bija rēcīgi, ka kāds no Gamas uzrakstīja vēl vai vienam no maniem līdzuzņēmējiem, līdzīpašniekiem, šim te, vai tā kā varam atbalstīt ar kaut kādām naudiņām, ko es neesmu nekur stāstījis. Cheers! Tas bija interesanti šo faktu uzzināt. Tā ātra laika limits mums spiež, bet var apmēram noraksturo bildes, ko tu redzi šies tā uz laiku. Iebaķi. Tur bija pavārs savā laikā. Pasties, bez tā tuhām vēl jaunais puišels vai ar Ramstein frizuru. Jā, šeit es tā esmu mērcīti. Kas negaršo manai jaunajai draudzenei. Nevis jaunajai, bet manai mīlestībai bučas. Kas tā bija pa mērcīti? Mērcīte gatava, jobaņa šašīgi. Tas ir tik cringe. Mērcīte gatava viņam. Mērcīte un biksēs gatava vecīti. Ko es tur gatavoju? Es sacepu malto gaļiņu, man liekas. Tad majonēzīte, krējums, kečups iegāja iekšā. Es atceros vienkārši, jo to es darīju konstanti šito mērci līdz brīdim, ka kāds vairs neņēma pretī. Un tad ir tā burciņā var nopirkt to mērci ar ananāsiņiem iekšā. Kaut kas līdzīgs. Un to vēl iegās klāt. Un hop, mērci gatavu, bam, sieriņš vēl piegās visu rīsiņiem. Un tu ir iekšā reiz mērci ir gatavu. Jā, un šis ir dzīvoklī šaurauts mana pirmās nosacīti nopietnas, tāpēc, ka es nebiju nopietnas tajā laikā, bet nopietnās attiecības, bet es biju, duraks reāli. Tiešām izdarīju, kaut kāda 18 šeit ir. Šajā laikā es iepazinos ar Reiku, man liekas. Jā, šajā laikā. Un tas ir pie manas bijušās draudzenes mājās. Un tā bilde zemāk arī.
Jā, šitas ir pasākums Nabaklabā ritms un plūsma. Pirmā bilde ar manu aidīlu, ar tādu viņš vēl tevi nezināja, tā kā draugu īsti. Jā, bet viņš bija mani piefiksējis jau, ja es biju staigājis pa viņu koncertiem, mēs esam par to runājuši. Viņš saka, ka tavās acīs jau toreiz kaut ko redzēja. Viņš saka, ka viņš bija mani pamanījis. Moška vienkārši stāsta tā, lai es sajustos īpaši. Es nezinu, bet jā, tas ir ritms un plūsma 2013. gada vasara. Toreiz vēl jaunajiem reperiem censoņiem bija kaut kāda sacensība, kur jaunie repaki iesūta dziesmas uzstājās, un tad toreiz uzstājās 2K1 Reiks un Edžons. Es uztaisīju bildi, tā ir pirmā bilde Reika, un tad man bija tāds toreiz sajūtos arī special, jo es biju, kā jau minēju, fans liels. Tā nākamā bilde šī, ja? Jā. Šī ir tā draudzene, pie kuras es taisīju mērcīti. Tajā laikā pie viņas taisīju mērcīti. Un šī, ja? Un šī tas ir pirmais salidojums, ko es labprāt būtu izgriezis no dzīves, jo es tagad izdomāju, kad es būšu beidzot ar mani direktors vai skolotāju varēs palepoties, kā es esmu mainījies dzīvē un izaudzis un eju pretī mērķiem. Un tikko es biju laikam ar Reiku tieši sapazinies kaut kādu pirmo dziesmu, uztaisījis jau un visu, un es tajā brīdī jau jutos zenītā jau, ka esmu. Bet es piedzēros toreiz ar to čali, kas tur pa kreisi stāv kājās. Viņš staigāja pa skolu, jau iedzēra vienu mutītu otru, un tā beigās es pie skolas izkāvos, un es domāju, tad ir vēl 4 gadi jāgaida, lai es vēlreiz varētu nākt un mēģināt atkal atstāt iespēju. Jā, mazot teroristu nosauc, jā? Jā. Ar saģērbies jau arī kā Al-Qaida kaut. Tad 3 tvīti jānoraksturo. Tā, kas, tā, zini, par ko mani šoreiz, kas tas pa vārdu? Izmetāli. To, ko tu esi rakstījis. Par ko man šoreiz izmetāli? Izmeta gan jau. Izmeta par to, ka izšķīru kautiņu. Apsargs pateica, nevajadzēja līst. Pudele pie korķa arī nelien. What the fuck? Tas ir... jā, man liekas, ka es atceros īstenībā pēc tvīta šito notikumu. Man liekas, ka tas bija Klondaikā, kur es ielīdu pa vidu vienā rubakā, un beigās es tā kā arī tur bija šī kaut kādi asumi jau sākās. Un man ir pazīstams apsargs izmet ārā, un es saku, es jau neko neesmu vainīgs, un tad viņš pateica šo teicienu. Es atceros, man tas teiciens likās, oho, kā tu pateici? Tur pudeli pie korķa arī, vai korķis pie pudeles, vai jā. Tā kas, tikko pamodos, un pēc traka vakara, kad iepisu braucošam mikriņam un maku padirs, vienalga labi jūtos, ka viss notiek. Pozitīvi. Jā, šito es arī atceros. Tas bija tiešām par šo vakaru vēl projām leģendas klīst. Mēs ar Žani no Olām, šauraut Žanim, braucām tā kā uz jūrmalu. Viņam sanāk vajadzēja braukt Kauguriem, man vajadzēja bulduros kāpt ārā. Un kas tur bija? Es aizgulējos, man liekas, vai kas tur notikās, un es arī izkāpu daudz tālāk, kā man vajadzēja kāpt ārā, un tad es izkāpu no tā mikriņa. Un kaut kas tur bija ar to, vai šoferis man kaut ko pateica, vai kas, bet jā, viņš sāka braukt, un tad es uzšāvu pa to mikriņu. Bet tad man ir kauns, šī ir trakākā sadaļa, ko tu tagad, tas ir drausmīgi, bet man Twitter vajadzētu likvidēt. Būšu kluss un mierīgs, vari neuztraukties līdz brīdim, kad mūsu ceļi krustosies svešinieki pagātne. Šito gan es nepateikšu, bet varbūt... Kaut kas sievietēm izklausās. Būšu kluss un mierīgs, vari neuztraukties līdz brīdim, kad mūsu ceļi krustosies svešinieki. Nē, izklausās vairāk, ka šis ir varbūt tas naida laiks manējais, ka es vēl biju un varbūt attiecināms uz kādu no tiem džekiem, bet precīzi šo es neatceros. Bet pirmos dienas divus brīnumainā kārtā atceros, bet pirmo es esmu rakstījis vafelē izskatās, un otrais... Pusvafelē. Tas bija kāds cits. Es to nevaru. Nauda vai respekts? Respekts 100%. Es aizpildēju vispār, es biju citur domās par šo, es tik ilgi nedomāju. Respekts viennozīmīgi, protams. Reps vai cīņas? Reps jau sen izdarīju šo izvēli. Komanda vai solo? Komanda 100%, bez variantiem solo. Tur nekas solo dzīvē nenotiek. Mīlestība vai karjera? Šis ir grūti. Es mēģinu to apvienot, bet ja būtu jāizvēlās, zin kā, mīlestība, bet man ir mīlestība arī pret manu ģimeni, un es gribu sasniegt tās lietas, kuras es gribu sasniegt, lai nodrošinātu tiem cilvēkiem, ko es mīlu. Tā kā par kādu mīlestību mēs runājam, bet viennozīmīgi, tā kā karjera,
lai es varu nodrošināt savus tuviniekus, tā kā es tā pateikšu. Ļoti labi izlacījies, ļoti labi. Tālāk mēs ātri iziesim cauri tam mūzikas topam, tev jāizvēlas būs tikai viena dziesma, tad es teikšu vai nu. Tad mazāk runā, vairāk dara, vai esi brīvs? Deņo zirga un bērzā kāpa, esi brīvs. Esi brīvs vai ko tu darīsi? Ko tu darīsi, ir vispār dziesma, kur es nebiju savā ādā dzīvi. Es nesaprotu vienkārši, kad es klausos sajūtu, ka tas neesmu es vispār, arī pēc sajūtām. Tā kā esi brīvs viennozīmīgi. Esi brīvs ir leģendārs treks. Jā. Esi brīvs vai maskas? Esi brīvs. Esi brīvs vai mans stāsts? Mans stāsts. Mans stāsts vai Stop Gamble? Mans stāsts. Mans stāsts vai Nymphomans? Mans stāsts. Mans stāsts vai Lestens puika? Nu, zini kā, šī dziesma ir nesena un agresīva, un šeit, jā, mans stāsts ir daudz dziļāk un dvēseliska dziesma, bet es šeit paskatīšos no tehniskā aspekta un no tā, kā man patīk izpildīt šīs dziesmas, kā es jūtos kā reperis, es teikšu Lestens puika. Lestens puika vai pasēdēt? Lestens puika. Lestens puika vai vēstījums? Šeit es jau zinu uzvarētāju vēstījums. Vēstījums vai lidojumi tik augstu? Vēstījums. Vēstījums vai underdogs? Tas ir fināls arī. Ko mēs darām? Nu, vēstījums ir par vectētiņu. Bet tā otra dziesma ir par mums vectētiņu abiem diviem. Tā kā neviens man neticēja, kad mēs paliekam pie underdogs. Tad ļoti labi. Tieši, man liekas, tā sarindoja pēc grūtības pakāpes. Ļoti labi. Šis man patika. Es vēlreiz kādreiz tādu uzdevumu gribētu. Tas mazais Denis, kas dzīvoja šajā vietā, redzētu tevi šodien. Ko viņš teiktu? Viņš man pateiktu, es ar tevi lepojos, un viņš pateiktu piebildi, bet tev daudz vēl jāmācās, taču brīžos, kad tu kļūdies, atceries sev tik ļoti nepārmest. Tā viņš man pateiktu. Es gribētu, lai viņš man tā pasaka. Pēdējais jautājums. Vai tu esi kļuvis par to, ko tu esi sapņojis? Tikai viena atbilde ir. Es esmu ceļā uz to, lai es kļūtu par to, ko es esmu sapņojis, bet es tiešām esmu šī ceļa. Varbūt var padalīties, kas ir tas galamērķis? Galamērķis ir atrast sirdsmieru, klausīt sirdī, izdarīt pareizās izvēles gan karjerā, gan mīlestībā, gan itim visā, kur tev jāizdara ir izvēles, sasniegt karjeras virsotnes, aizbraukt ar ģimeni kopā ceļojumā jau tad, kad tā vairs vispār nebūs nekāda problēma. Iedot viņiem to, kas viņiem nebija bērnībā. Kādā villā foršā ar ģimeni kopā uz balkonu no rīta, kamēr visi čuči pielika kaviāru pie olām, iesipināt nedaudz dzērienu un pateikt sev, we made it, mēs to izdarījām. Un tagad varbūt pats pēdējais jātājs. Iedomājamies, ka tu esi, piemēram, Donalds Trumps, un tevi to, ko tu tagad teiksi, dzirdēs pilnīgi visi. Ko tu teiktu? Es teiktu tā, šis ir ļoti spēcīgs jautājums. Tas būs pēdējais noteikti. Jā. Viens ļoti labs jautājums. Zini, kāpēc es tā sprūstu, jo tas ir ļoti atbildīgs jautājums, un es iztēlojos, ka te ir Donalds Trumps. Kas ir tas, kam būtu svars, kam būtu vērtība? Es noteikti pateiktu, ka viss tas, kas šobrīd notiek, visi tie trakumi un visi konflikti un situācijas, kādā mēs dzīvojam šajā pasaulē, kad, ja būtu vēl, ja mēs spējam iztēloties, kad ir vēl citas planētas, citas zemes, kaut kādi citi iemītnieki, es ticu, ka mēs esam vieni no tiem, kas šobrīd pēc savas uzvedības ir vienā no zemākajiem punktiem. Es ticu, kad ir mīlestība un kad, ja ir dvēsele dzīvo citas dzīves un mēs ejam uz kaut ko augstāku, vai tas ir tas, kā tu gribi, lai tava dvēsele iestagnē? Dēļ visa šī naida, dēļ tā, kas notiek pasaulē, dēļ riepšanas, dēļ ego, dēļ mērīšanās ar krāniņiem, dēļ vēlmes ietekmēt šo dzīvi un kontrolēt lietas, vai tas ir tas, kā tu gribi papist sevi un savu dvēseli. Jo, ja mēs ejam uz kaut ko augstāku un kaut ko visgaišāko, tad mums ir jāmaina pilnībā viss tas, kas pasaulē notiek.
un visa tā vara, un viss tas, kas notiek, un cīņa, un ego, un krāniņa mērīšanās, kaut tas viss nosprāgtu. Ļoti labi pateicis, man liekas. Pa lielam jānomirst ego, jādzīvo mieru pilnās un foršās attiecības. Nu, tas ir īsāk. Jā. Tā, liels paldies, Denis. Man liekas, bija reāli kolosāls stāsts un forši, ka tu atklājies vēl pēdējo vismaz reizi, iet dziļi visā tavā bērnībā, šajā unikālajā vietā, kur mēs esam īpašā vietā. Draugi. Mājās. Tā kā esmu ļoti pateicīgs reāli. Man liekas, būs bomba. Paldies jums. Es ļoti, ļoti ceru, ka kādam šitas kaut ko atstās. Ne no kā cita nav svara, nekam citam nav svars. Šim ir svars tikai tad, ja, zin kā jau es vairākas reizes teicu, izdaram pareizās un nepareizās izvēles non-stopā. Šajā gadījumā es esmu centrāla persona. Paralēli nepareizajiem es gribu izdarīt kaut ko labu, un šim es veltīju tiešām ļoti daudz savas enerģijas. Es ceru, ka vienkārši, lai jums visi ir super draugi, viss, ko es varu pateikt. Bučus, paldies, vecī, ka pasaucāt. Paldies komandai. Super. Paldies. Pērkam palieldījumā biļetes vēl ir? Jā, 18. aprīlis, ja vēl būs. Tagad ļoti labi biļetes pēdējās. Nu, kā jau vienmēr īsi pirms, es domāju, izpirks, bet anyway, tie, kas jau nopirka, paldies, un tiekamies palādījumā. Drīz laiž ārā filmu. Tā filma būs mēga, es jums apsolu. Noskatieties viņu no sākuma līdz beigām netraucēti. Sajutīsiet iespējams to pašu, ko šeit un savādāk atkal. Tur ir laba emocija gama, tā kā tā. Paldies! Paldies. Un vēl tiekamies vlogā. Iznāks podkāsts, pēc tam būs vlogs, kurus redzēsiet vēl vairāk, foršākus stāstus, varbūt ne tik drūmus, jautrākus, interesantākus un katrā ziņā iesaku nostīties. Tā kā paldies Denisam un ceru, ka tu paņem kaut ko sev. Paldies! Tā, paldies! Atā!